Kungs, mēs slavējam Tavu vārdu, viss gods un viss slava tikai Tev. Kungs, Tu patiesi esi uzticams. Un Tu esi mūsu glābējs, Tu esi mūsu pestītājs, Tu esi devis mums jaunu dzīvi. Tu mums esi devis jaunu dzīvi un jaunu iespēju. Dzīvot Tavā mīlestībā, dzīvot Tavā aizsardzībā, dzīvot Tavā svētībā, dzīvot Tavā pilnīgā aizsardzībā, Tēvs. Gods un slava. Un šajā brīnišķīgajā dienā, ko Tu mums esi devis, Kungs, mēs dodam pilnīgu vaļu Tev. Kungs, mēs nododam šo dievkalpojumu Tavās rokās. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Kungs, Jēzus teica, kur ir 2 vai 3 sanākuši manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Jēzus ir mūsu vidū šeit, jo šeit ir vairāk kā 2 vai 3. Un mēs esam viņa vārdā sanākuši. Halleluja, gods un slāva Tev, Kungs. Tāpēc, Tēvs, es zinu, ka Tev ir vārds priekš mums. Un mums ir sirds, kas ir gatavs uzņemt Tavu vārdu. Tāpēc mēs atveram savus ausis Tev. Mēs atveram savus acis Tev. Mēs atveram savu prātu, lai izprastu Tavu vārdu. Un savu sirdi, lai paturētu tīrā un šķīstā sirdī Tavu dievbijības, godības vārdu. Jēzus varenajā vārdā. Un mans mīļais svētais gars, es lūdzu, lai Tu piepildi šo telpu ar savu godību. Es lūdzu, lai Tu pieskaries katram cilvēkam. Dodot personīgu atziņu, personīgu izpratni par to, cik ļoti svarīgs katrs no šiem cilvēkiem ir personīgi Tev, Dievs. Par to, cik ļoti svarīgs ir katrs no cilvēkiem. Redz, Dievam nav mīļāku cilvēku, svarīgāku cilvēku, mazsvarīgāku cilvēku. Viņš nomira par katru no mums. Gods un slāva, Kungs. Un tāpēc mēs nododam visu Tavās rokās. Mēs nododam visu šo dievkalpojumu Tavās rokās. Un mēs sagaidām Tavu klātbūtni, kur vienmēr ir ar mums. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Lai Tavu uguns līst pār šo vietu. Lai atziņu un atklāsme nāk, lai Tavu godību piepildi šo vietu. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Amen. Gods un slāva. Gods un slāva. Gods un slāva. Halleluja, gods un slava. Halleluja. Halleluja. Bībelē ir rakstīts 4 reizes. 4 reizes ir rakstīts Bībelē. Mans taisnais dzīvos no ticības. Nav citu veidu. Ja tu esi glābts, jūs varat sēsties. Jūs varat stāvēt kājās, kā vēlaties. Ziniet, Ķīnā ir interesants veids, kā notiek dievkalpojumi. Pie mums ir zinām kārtība. Ja? Pie mums ir bieži vien, lielākajā daļā draudži ir tā, ka cilvēki, piemēram, dievkalpojums sākās 4, viņi atnāk 15 pāri. Tad ir slavēšana. Ne, tas es vienkārši saku, kā es redzu reizēm. Ja? Tas ir visur, es to redzu visur. Tālāk ir slavēšana, ja? Citreiz ir, citreiz nav. Un tad ir dievkalpojums, 40 minūtes, ziedojums savāds. Ir kārtība, ir zinām kārtība. Ja? Bet es vienkārši teicu, jūs varat sēdēt, jūs varat stāvēt, bet ziniet, Ķīnā ir bišķiņ savādāk. Ķīnā ir arī, protams, tas nav visās vietās vienādi, bet viņiem draudz ir nelegāli. Viņiem nedrīkst būt kā tāda, mēs nedrīkstam savākties kopā kā ticīgie, ja, un dzirdēt Dievu vārdu. Un viņiem dievkalpojumi notiek slepenībā. Un ļoti bieži ir tā, ka, lai dievkalpojums vispār varētu notikt, jo nevar vienlaicīgi ienākt iekšā tik liels cilvēku skaits, kā gribētu, viņi nevar vienlaicīgi aiziet uz vienu telpu, kur notiks dievkalpojums. Tas izskatīsies aizdomīgi. Tāpēc, piemēram, ja dievkalpojums ir 5 vakarā, tad cilvēki ap 10 no rīta sāk nākt uz dievkalpojumu. Pa 4. Pēc 10 minūtēm vēl 5 atnāk, pēc pusstundas vēl atnāk 10. Un tā viņi lēnām savācās kaut kādā pagrabā. Un sēdēt tur nav kur. Viņi stāv kājās. Viņi stāv cieši klāt viens pie otra. Un nekrīt. Un nevar nokrist, jo nav kur nokrist. Ir pārāk daudz cilvēku. Un ir tā, ka viņi cenšas aicināt sludinātājus reizēm no ārzemēm. Un tad, kad atbrauc sludinātāji no ārzemēm, viņiem ir tāda situācija, viņi paskatās, cik ilgi cilvēks var sludināt. Un viņiem ir tā, ja cilvēks sludina kādas 2,5 stundas, viņiem tas nedara, viņiem ir pa īsu. Viņiem vajag kāds 8 apmēram, lai sludina. Tas es nejokoju šobrīd. Ja domājieties, 8 stundas stāv kājās. Tas es nerunāju par laiku, kopš vispār viņi sākuši. Man ir cits variants. Slavu Dievam! Tāpēc es gribu teikt, ka mums ir liela privilēģija. No vienas puses mums ir liela privilēģija, jo mēs varam justies brīvi, mēs varam nākt, kad mēs gribam, kur mēs gribam. No otras puses mēs zināmā mērā palaižam garām Dieva vārdu nozīmīgumu.
to, cik ļoti viņš ir dārgs. Saproti, Dieva vārds ir ļoti dārgs. Priekš tevis, priekš manis. Tas ir kaut kas tāds, ko ir grūti, to nevar vispār novērtēt. Un mums ir dot iespēju dzirdēt Dieva vārdu. Halleluja. Gods un slāva. Labi, Bībelē, es teicu, ir 4 reizes rakstīts, taisnais dzīvos no ticības. Ja tu esi glābts, tu esi taisnots. Ja tu esi taisnots, tu esi pagodināts, Bībele saka. Halleluja. Un ja tu esi taisnots, tu esi Dieva taisnais, jo Jēzus Kristus asinis tevi ir par tādu padarījušas. Tas nav tavs nopelns. Bet par cik tu esi taisnots, tev parādās vienīgā jaunā iespēja, kā dzīvot, un tā ir iespēja dzīvot ticībā. Tu vairs nevari balstīties uz to, ko tu redzi. Tu nevari paļauties uz to, ko tu saproti ar savu pieredzi. Nevari paļauties uz pieredzi. Zini, kāpēc? Jo tava pieredze ir balstīta uz vecā cilvēka dabu. Uz neatjaunotā, vecā, miesīgā cilvēka dabu. Un varbūt tev ir labāka pieredze, varbūt tev ir sliktāka pieredze, tam nav nozīmes. Tāpēc, ka taisnais dzīvos no ticības. Gods un slāva tev, kungs. Un es gribu tev pateikt, mans mīļais draugs, ka tava ticība var iet tikai tik tālu, cik tālu sniedzas tava izpratne par Dieva gribu. Es to pateikšu vēlreiz. Tava ticība var iet tikai tik tālu, cik tālu sniedzas tava izpratne par Dieva gribu. Vai tu zini, kāda ir Dieva griba? Vai tu zini, kāda ir Dieva griba pret tevi? Un precīzi uz tevi attiecībā. Vai tu zini, kāda ir Dieva griba? Vai tu zini, kāda ir Dieva griba pret draudzi? Kāda ir Dieva griba šodien? Halleluja! Vai tu to zini? Un lai tu varētu dzīvot patiesi ticībā, tev ir jāzina, kāda ir Dieva griba. Ziniet, vēlns mums ir pretinieks. Bībele saka, stājieties viņam pretī. Jākab 4:7 ir teicis, padodieties Dievam, stājieties viņam pretī, un viņš no jums bēgs. Tas ir pretinieks. Viņu sauc vēlns. Viņš ir reāls. Viņš stāv pretī draudzē. Un ko viņš dara? Viņš cenšas panākt to, lai tu pārprastu Dieva gribu. Viņš cenšas panākt to, lai tu nezinātu Dieva gribu. Hosejas 4:6 tā rakstīts, mana tauta iet bojā un iznīkst atziņas trūkuma dēļ un tādēļ, ka neko negrib mācīties. Mana tauta, nevis pasaule, mana tauta, saka Dievs. Jo viņi nezina, jo viņi nesaprot, viņi nezina, kāda ir mana griba. Bet man ir laba vēsts. Redz, kur man rokās ir grāmata. Ja jums tāda nav, jūs viņu varat nopirkt. Es jums varu pateikt, pat kur tādas var nopirkt. Ziniet, te pat lejā var nopirkt. Šāda grāmata ir pieejama, kādā valodā vien tu gribi. Un šī ir Dieva griba. Tas nav kaut kas tāds, kas ir atklāts man un apstākļs tev. Tas ir kaut kas tāds, kas ir pieejams katram. Halleluja! Dieva griba mums ir pieejama. Mēs varam uzzināt, kāda ir Dieva griba. Bet zini ko? Lai uzzinātu, kāda ir Dieva griba, mums ir jādzīvo ticībā. Es tik daudz satieku cilvēkus, kas lasa Bībeli. Un viņi man nāk, un viņi man citē Bībeli, bet tad viņi jauc klāt Bībelē cilvēku personīgo pieredzi. Padomājiet par to bišķi. Jā, es zinu, ka Bībelē ir rakstīts, bet zini, es pazīstu brāli, kuram dzīvē sanāca tā un tā un tā. Pagaidi, vai tu balsti savu ticību uz kādu cilvēku pieredzi? Vai tu balsti savu ticību uz dzīvā Dieva vārdu? Vēlns pārzina raksturvietas. Viņš citēja Jēzum Kristum raksturvietas ar vēlmi viņu pievilkt. Padomājiet par to. Viņš Jēzum Kristum citēja raksturvietas ar vēlmi viņu pievilkt. Zini, kāpēc? Jo raksturvietas izraugas no konteksta nav visa patiesība. Un daļēja patiesība ir meli. Tāpēc mums Dieva vārds ir jāpārsniedz pilnīgi. Un mums ir šī iespēja. Slāva tev, kungs. Un tāpēc es šodien gribu parunāt. Es gribu, lai mēs atjaunojam savu domāšanu dzīvā Dieva vārdā. Es gribu, lai mēs sākam uzzināt aizvien vairāk to, kāda ir Dieva griba pret tevi, pret mani, pret katru no mums. Lai mēs sāktu dzīvot šajā realitātē. Redzi, tad, kad cilvēks dzīvo no ticības, tad, kad Dieva vārds viņam ir kļuvis reālāks par to, ko viņš redz, dzird, jūt vai domā. Tas ir radikāli. Kāds varbūt teiks, tas ir radikāli. Ticība ir radikāla. Ticība ir radikāla. Kāds varbūt teiks, tas neizklausās loģiski. Halleluja, tu esi uz pareizā ceļa. Korintiešiem ir rakstīts, ka Dievs ir izvēlējies
šķietami muļķīgu sludināšanu priekš šīs pasaules, lai glābtu cilvēkus. Patiesībā sakot, pirms tam ir teicis, ka Dievs pazīst cilvēku sirdis. Un viņš pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Un tādēļ, ka tā saucamie šīs pasaules gudrie ir izvēlējušies savā gudrībā neatzīt Dievu. Tādēļ viņš ir izvēlējies šķietami muļķīgi sludināšanu, vārds ģeķīgi ir izmantots, lai atklātu savu plānu. Tāpēc, ja tev ar pasaulīgām acīm skatoties, liekas, ka tas ir grūti, muļķīgi, nesaprotami, tas ir uz pareizā ceļa. Ar prātu to nevar saprast. Ticība nav saprotama, izprotama ar prātu. Tas ir kaut kas tālāk un dziļāk par prātu. Amen. Bet mums ir dzīvā Dieva vārds. Un šis ir vārds, ko Bībele saka, kas atbrīvo. Šis vārds atbrīvo. Ko dēls dara brīvi, tas ir patiesi brīvs. Vai tu gribi būt patiesi brīvs? Brīvs no aizspriedumiem, brīvs no vājībām, brīvs no slimībām, brīvs no atkarībām. Patiesi brīvs. Tikpat brīvs, cik brīvs ir Jēzus Kristus. Bet Bībelē taču ir teikts 1. Jāņa vēstule 4.17. Kāds ir viņš, tādi esam arī mēs šajā pasaulē. Halleluja. Kāds ir viņš, tādi esam arī mēs šajā pasaulē. Kāpēc? Jo Jēzus pateica Jāņa evaņģēlijs 14. nodaļa, 10. pāns, viņš teica, vārdi, ko es saku, nav mani, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, viņš dara savus darbus. Un tālāk 12. pāntā viņš saka, un darbus, ko daru es, darīsiet arī jūs, un vēl lielākus darbus, jo es aizēju pie tēva. Saliksim to visu kopā. Tu esi tāds pats kā Jēzus jau šajā pasaulē, tie ir Jēzus vārdi. Tālāk tu vari darīt to pašu, ko viņš darīja, tie ir Jēzus vārdi. Amen. Bet tas ir jādara tajā pašā veidā, kā viņš to dara. Un Jēzus saka vārdi, ko es saku no mani. Citiem vārdiem sakot, domas, ko es atskaņoju skaļi, nav manas. Tas ir man tēva domas. Tie ir mani tēva vārdi. Un kad es domāju savu tēva domas, jo manas domas ir augstākas par jūsu domām, saka Dievs, kad es saku savu tēva vārdus, skaties uzmanīgi, tad mans tēvs dara savus darbus. Ja tu paliksi pie savām domām visu savu mūžu, ja tu paliksi pie saviem vārdiem, tev nāksies palikt pie saviem darbiem. Vai tavi darbi tevi apmierina? Vai tevi apmierina tavu darbi? Un zini ko, varbūt tev ir ļoti daudz labu darbu. Bet es tev gribu pateikt, Dievam ir vairāk priekš tevis. Dievam ir vairāk. Un tas ir tas mirklis, kurā tu nomaini savus vārdus pret Dievu vārdiem. Tas arī ir tas mirklis, kurā Dievs sāk strādāt tavā dzīvē. Amen. Un tas ir viss viena lēmuma attālumā. Viena lēmuma attālumā tas viss ir. Gods un slāva tev, kungs. Es mēģināšu ķerties pie šodienas dievkalpojumus. Halleluja! Vai tu zini, ka Dievs tev ir paredzējis labklājību? Šī ir lieta, no kuras ļoti daudzi baidās. Labklājība. Ko jūs iedomājaties, kad jūs dzirdat vārdu labklājība? Veselība. Veselība, labi klājas. Daudz naudas. Daudz naudas. Parasti to iedomājas. Cik daudz jautājums. Parasti to iedomājas. Labklājība. Kas teica? Kāds teica? Tikai to? Tikai to. O, tas jau ir tuvāk patiesībā. Labklājība. Atcerieties, ko es teicu? Tava ticība spēja iet tikai tik tālu, cik tālu sniedzas tava izpratni par Dievu gribu. Un vēlns ir tas, kurš pat raksturvietas mēdz samainīt, pat raksturvietas mēdz izmantot tikai tādā veidā un tāpēc, lai cilvēks aizvest tālāk prom no ticības. Tad lūk, labklājība nav lamvārds. Reizēm draudzē domā, ka labklājība ir lamvārds. Labklājība ir Dieva griba priekš tevis. Maldu mācību. Jā, tieši tā, ja reizēm maldu mācību, tieši tā, maldu mācību. Kas ir rakstīts Jesajas 61. nodaļā? Tur ir sadalīts, Jesajas 28. nodaļā. Tur ir sadalīta šī nodaļa divās daļās, svētība un lāsts. Ja? Un tur ir pirmā daļa ir uzskaitīts visas svētības. Visas svētības. Un tur ir teikts, ja tu ievērosi vārdus, ko es tev šodien saku, ja, tad pār tevi nāks visas šīs svētības. Un tur ir uzskaitīts, ka tur ir gan veselība, gan bagātība, gan pārticība, visas šīs, gan ģimene, visas šīs labās lietas. Un tad tālāk ir uzskaitīts viss, kas ir zem lāsta.
Un tur ir jebkura, es varētu to vienā teikumā sasumēt šādi, jebkura veida trūkums. Attiecībās, veselībā, finansēs, mierā, priekā, mīlestībā, ģimenē, tas ir lāsts. Ja? Un tāpēc Dieva griba priekš tevis ir labklājība. Jūs saprotat, ka es to neteikšu vienkārši tāpat, ja man būs ļoti, ļoti smalks pierādījums tam no Bībeles. Amen. Vienkārši man patīk pastīties uz sejām. Slāpē, kungs. Atveriet ar mani kopā Lūkas 4. nodaļu. Palasīsim Bībeli. Lūkas 4. nodaļa, gods un slāvā, kungs. Šeit ir pravietojums no Jesajas 61. nodaļas. Un te bija situācija, kur Jēzus ir iegājis sinagogā, un sinagogā viņš apsēžās un viņam pasniedz pravieša Jesajas rūli, respektīvi, vecā derība, teiksim tā. 17. pāns 4.17. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu un grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Šeit ir neprecīzs tulkojums. Mums ir rakstīts, viņam gadījās tā vieta, kur ir rakstīts, bet tas nav pareizi. Oriģināla valodā, grieķu valodā, ja mēs paskatītos, šeit ir rakstīts, nevis viņam gadījās tā vieta, bet viņš atvēra pravieša Jesajas grāmatu, meklēja šo vietu un atrada. Tātad tas nav tā, ka viņš atver vienu vietu un lasa. Tā ir konkrēta vieta, ko viņš meklēja un atrada. Un šeit viņš lasa sekojošu lietu. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atbrīvošanu cietumniekiem un aklajiem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības garu. Halleluja! Halleluja! Citiem vārdiem sakot, es esmu ieradies. Es esmu ieradies. Kāpēc? Lai pasludinātu prieka vēsti nabagiem. Es esmu ieradies, lai atbrīvotu cietumniekus. Es esmu ieradies, lai aklajiem atgrieztu gaismu un lai satriektos palaistu vaļā. Atcerieties, es teicu, Dievs ir paredzējis un grib tev labklājību. Zini, šie cilvēki ir cilvēki, kuriem neklājās labi. Labklājība ir nozīmēs. Tas vārds sastāv no 2 vārdiem. Labi klāties. Tas ir tas, ko tu pateici. Labi klāties. Dievs grib, lai tev labi klājās. Un Jēzus saka, es esmu atnācis, lai tiem, kuriem neklājās labi, lai tiem atgrieztu prieku viņu dzīvē. Citiem vārdiem sakot. Padomājiet. Jēzus saka, ne tikai es nācu, Dieva svaidījus uz mani, lai to darītu. Halleluja, gods un slāvta. Jēzus atnāca, lai tev būtu labklājība. Un tad padomāsim bišķiņ par to, kas ir tie darbi, kurus dara mūsu pretinieks. Vēlns, kas ir tie darbi, kurus viņš dara? Zog. Melo. Jā, labi, darīsim tā. Pareizi, slaudējām. Jāņa 10.10. Zaglis nāk, lai 3 lietas zaktu, nogalināt un nometāt. Bet es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvība kāda? Pārpilnībā. Skatieties, zaglis nāk, lai zaktu, nogalinātu un nometātu. Kad tev kaut ko nozog, lai kas tas būtu? Vai tā būtu fiziska, materiāla lieta, vai tā būtu varbūt dvēseles lieta, piemēram, miers. Tev ir nozagts miers. Ja? Tu esi iegājis kur? Trūkumā. Un kas notiek tajā mirklī? Tajā mirklī notiek interesanta lieta. Tu esi pazaudējis kaut ko tādu, ko Dievs tev ir paredzējis. Jo vēlns to ir nozagts. Amen? Vēlns nāk, lai zaktu. Pats pirmais, ko viņš zog, viņš nezaks tavu naudu. Viņš nezaks tavu veselību. Tas nav pirmais, ko viņš zaks. Pirmais, ko zog vēlns, ir Bībelē teicis, kas? Dieva vārds. Pats pirmais. Jo viņš zina, ja viņš nozags Dieva vārdu, viņam nekas cits nav jāzog. Pārējo tu pazaudēsi. Ja tavā dzīvē nav Dieva vārda, tev nav potenciāli noturēt sevi. Tev nav potenciāli noturēt mieru. Tev nav potenciāli noturēt veselību. Tev nav potenciāli noturēt mīlestību. Ģimeni saglabāt. Tu to nevari. Ja tevī nav Dieva vārda, tu to nevari, mans mīļais draugs. Tāpēc vēlam neinteresē, kas tev ir. Viņam interesē tas, vai Dieva vārds ir tevi. Viņam neinteresē, vai tu nāc uz draudzi. Viņam neinteresē, vai tu lasi Bībeli. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad... Slāv tev Dievs. Slāv tev Dievs. Tas, ko es tagad pateikšu,
Tu zini, ka tu vari lasīt Bībeli un grēkot. Tu zini, ka tu vari lūgties un grēkot vienlaicīgi. Es precizēšu, tu vari lasot Bībeli grēkot. Tu vari lūdzoties grēkot. Tu vari maksājot 10. tiesu grēkot. Tu vari ziedojot grēkot. Zini, ko tas nozīmē? Grēkot. Ja mēs pastamies oriģinālu valodā, ko nozīmē vārds grēkot? Tas nozīmē aizšaut garām mērķi. Aizšaut garām mērķi. Ja mēs vārdu grēks pārprotam reizēm, kad mēs sakam vārdu grēks, tad mēs bieži vien iedomājamies kaut kādu nelabu, netīru darbību. Jā, tas arī ir grēks. Bet principā grēks nozīmē aizšaut garām mērķi. Un tagad iedomājies, tavai Bībeles lasīšanai ir mērķis, ko ir Dievs nospraudis. Bet ja tu nelasi ticībā, tu aizšaut garām šim mērķim, tu grēku. Ziedošanai ir konkrēts mērķis, un tas nav uzturēt draudzi. Ziedošanai ir konkrēts mērķis. Un ja tu ziedo, bet ja tu to nedari, kā Bībele saka, labprātīgi, ja tas nav tavs sirds stāvoklis, es gribu dot, ja tu dod tāpēc, ka vajag dot, vai kaimiņš dod, vai vienalga kā citiem iemeslu dēļ, vai tu baidies no rieja postītāja kukaiņa. Daudz no tāda baidās. Zini, ko vajag darīt ar rieja postītāja kukaiņa? Jēzus vārdā. Miers. Saprot, mans mīļais draugs, ja tu to dari ar nepareizajiem motīviem, tu aizšauji garām mērķim, ko Dievs ir nolicis. Un tu to darot grēku. Wow! Padomājiet par to. Tāpēc Bībele saka, Dievs neskatās tā, kā skatās cilvēki. Mēs skatāmies, šis brālis uzcēla bāriņu. Dievs tā neskatās. Bībele saka, Dievs skatās uz cilvēku sirdīm un īkstīm. Viņš pārbauda cilvēku sirdis un īkstis. Šis vārds īkstis oriģināla valodā, es latviski godīgi sakot īsti nesaprotu šo vārdu, tāpēc es paskatījos, ko viņš nozīmē. Oriģināla valodā tas nozīmē visdziļākā iekšējā būtība cilvēka. Visdziļākā iekšējā būtība. Cilvēks pārbauda sirdi un Dievs pārbauda sirdi un visdziļāko iekšējo cilvēku būtību. Saprot? Un tāpēc, lai negrēkotu, mums vienīgais veids, kā to darīt, ir darīt to ticībā, lai kas tas būtu. Un ja es lasu Bībeli, un ja es redzu, kur ir rakstīts, es nodrošināšu katru tavu vajadzību pēc savas godīgas, pilnās bagātības Jēzu Kristu Filipiešiem 4:19. Un es sāku domāt, un es saku, jā, kad es neesmu to redzējis. Tu grēko. Tu šauji garām mērķi. Tāpēc, ka Dievs ir nospraudis mērķi priekš tevis. Šaujam garām. Halleluja, gods un slāvta kungs. Bet tev nekad vairs nav jāšauj garām mērķi. Ja tu paņemsi Dieva vārdu tādu, kāds viņš ir. Zini, ko tas ir izaicinājums? Tāpēc, ka Dieva vārds tāds, kāds viņš ir pretstatā loģiskajai domāšanai. Viņš ir pretstatā tavai pieredzei. Viņš ir pretstatā tam, kas liekas sakarīgi. Bet tas ir Dieva vārds. Halleluja. Un zini, ko es izvēlos Dieva vārdu? Es izvēlos Dieva vārdu. Amen. Gods un slāvta kungs. Pilnīgi viss, ko dara vēlns, ir vērsts pret Dievu. Vai tas ir saprotams? Viss, ko viņš dara, ir vērsts pret Dievu, pret Dieva cilvēkiem un pret labklājību. Jo Dievs grib, lai tu būtu labklājībā. Un viss, ko dara vēlns, ir vērsts pret to, tāpēc viņš zog, tāpēc viņš nogalina, tāpēc viņš pazudina vai arī iznīcina, vai pazudina visas šīs lietas. Viņš to dara tāpēc, jo viņš ir noskaņots pret Dievu un pret visu, kas Dievam ir dārgs, pret visu, kas Dievam ir tūs. Tāpēc mums, kad mēs redzam savā dzīvē vai brāļu dzīvē trūkumu, mums ir jāuzdod savu jautājumus. Ko es esmu atļāvis vēlnam sev nozagt? Un tas nav. Ja tavā dzīvē trūkst veselības, tā nav veselība, ko viņš nozagt. Tas ir Dieva vārds attiecībā uz veselību. Ja tavā dzīvē trūkst naudas, tas nav tāpēc, ka vēlns man ir nozadzis. Nē, viņš ir nozadzis vārdu, kas attiecās uz finansēm tavā dzīvē. Viss ir tikai Dieva vārdā. Tas ir Dieva vārds. Tagad, kad es saku vārdu labklājību, precizēsim vēl nedaudz vairāk. Vai es saku, ka visiem ir jābūt miljonāriem? Vispār nekāda sakara ar to. Vai es saku, ka visiem ir jābūt neskādām skaistām lielām mājām? Nekāda sakara ar to nav.
Ja viņas ir, slavu Dievam, un zini, ko Dievam ir priekš tevis, labas mājas, labas mašīnas un tā tālāk. Bet labklājība ir situācija, kurā tev labi klājas. Un lai tev labi klātos, tev ir jābūt pilnībai visās dzīves sfērās. Nauda pat par sevi neko nedod. Tev var būt ļoti daudz naudas, neko nedod. Zini ko? Padomājiet par to nedaudz. Kaut kas notiek ar cilvēku. Piemēram, pieņemsim, ir ļoti bagāts cilvēks. Un viņam saslimst, nedod Dievs bērns. Ko cilvēki saka? Nabaga cilvēks. Nabaga cilvēks. Paga, vai tad viņam nauda ir mazāk palikusi? Nekāda sakara, viņam bērns ir slims. Bet cilvēks saka, nabaga cilvēks. Ja? Vai arī, es nezinu, teiksim, ģimene izšķirās. Sieva aiziet prom no ģimenes, nabaga cilvēks. Nav nekāda sakara. Redzi, nabadzība ir garīga. Nabadzība ir garīga lieta. Viņai nav sakara ar naudu. Tāpēc mums ir jāatjauno savu domāšanu šajā ziņā. Dieva vārda trūkums vai pārpilnība tavā dzīvē noteikti stāvokļi, kurā tu esi. Un labklājība ir situācija, kurā tev labi klāsies. Labi klāsies. Tas nozīmē, ka tu būsi par svētību priekš apkārtējiem. Par svētību priekš savas ģimenes. Par svētību priekš cilvēkiem, kas ir vienkārši tev apkārt, kaimiņiem. Halleluja. Gods un slāva, kungs. Viss, ko dara vēlns, ir vērsts pret Dievu bērniem un pret labklājību. Jāņa 3.8. Pirmā Jāņa vēstule 3.8. Halleluja. Kas dara grēku, ir no vēlna, jo vēlns grēko no sākuma. Tādēļ arī Dievs ir atnācis. Skatieties uzmanīgi. Tādēļ Dieva dēls ir atnācis, lai iznīcinātu vēlna darbus. Halleluja. Mēs tikko kā noskaidrojam, vēlns visu, ko viņš dara pret Dievu cilvēkiem, pret labklājību. Un Jēzus ir atnācis tādēļ, lai iznīcinātu vēlna darbus. Lai iznīcinātu vēlna darbus. Vai Jēzus ir atnācis? Uzdošu jautājumu. Vai Jēzus ir atnācis? Sen. Tātad vēlna darbi ir sen iznīcināti. Vai arī Jēzus nav piepildījis iemeslu, kādēļ viņš atnācis. Un tas nav iespējams. Amen. Tātad vēlna darbi ir iznīcināti. Bet parādās jautājums, kāpēc viņi parādās vēl joprojām tavā un manā dzīvē? Tava ticība var iet tikai tik tālu, cik tālu sniedzas tava atziņa par Dievu gribu. Tava ticība var iet tikai tik tālu, cik tālu sniedzas tava izpratni par Dievu gribu un par Kristus pabeigtajiem darbiem. Halleluja! Zini, es to redzu tik bieži cilvēki. Viņi tic daļēji Bībelē. Daļēji tic Bībelē. Viņi tic vietām, kuras ir vieglāk pieņemams. Un tad ir kaut kādas lietas, kurās viņi sastopās savās dzīvēs ar grūtībām. Un kad viņi sastopās ar grūtībām, tad ir spiediens. Un kad ir spiediens, ir grūti pieņemt Dieva vārdu patiesību. Un ir lietas, kurām viņi tic, un tad ir lietas, kuras viņi pārveido, lai Bībele atbilstu tam, kas notiek manā dzīvē. Un rezultāts, zini, kāds ir? Atšķaidīts evaņģēlijs. Atšķaidīts evaņģēlijs. Citiem vārdiem sakot, tāds, kurā ir vietas šaubām. Jākaba 1. nodaļa, 6. pāns, ir teikts, bet kas šaubās, lai nedomā no tā kunga, ko saņem. Jo tas ir cilvēks, tas ir vīrs ar dalītu sirdi vai dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, kas tiek mētāts kā mākonis no vienas puses uz otru. Šaubas parādās tur, kur nav skaidrība par Dievu vārdu. Un zini, kur nav skaidrība par Dievu vārdu? Tur, kur tiek pieļauta kompromisa. Tur, kur cilvēks saka, nu jā, es zinu, ka tā ir rakstīts, bet es to nevaru saprast. Nu jā, ir rakstīts, bet es to īsti nevaru pieņemt. Es to neesmu redzējis. Ja? Tas ir šaubas, tie ir kompromisi. Dieva vārds nestrādās. Viņš nevar strādāt tādā atmosfērā. Dieva vārdam ir nepieciešama ticība. Un saprot man pareizi. Ir momenti, kuros cilvēks ir pavisam jauns. Viņš ir jauns Kristū. Viņš ir nesen atgriezies. Ir pagājis 1,5 mēnesis. Un viņam lietas strādā savādāk nekā tam, kurš ir 10 gadu Kristū. Zini, kāpēc? Jo tu esi bērns. Jo tu esi bērns. Bērns ir ļoti foršs stāvoklis. Ziniet, kāpēc bērni grib ātri pieaugt.
Ļoti bieži bērni grib ātri pieaugt. Kad man būs 18? Jēzus strādā. Ļoti bieži grib pieaugt. Zini ko? Bērni, garīgie bērni, arī reizēm grib pārāk ātri pieaugt. Un ļoti daudz dievkalpojumu ir uz vērsts uz to, ka jums ir jāpieaug. Es pats esmu stāvējis šeit priekšā un teicu, jums ir jāpieaug. Un ir jāpieaug. Amen. Ir jāpieaug. Bet zini ko? Ko saka Pāvils? Pāvils saka, kad es biju bērns, tad es spriedu vai arī domāju kā bērns. Bet kad es kļuvu pieaudzis, tad es atmetu bērnu dabu. Citiem vārdiem sakot, to, ko Pāvils saka, viņš nesaka, ka tev ir jāatmet bērnišķīgais. Viņš saka, kad tu esi bērns, domā kā bērns. Bet kad tu pieaudz, tad atmet bērnu dabu. Ir pārāk daudz zīdaiņu Kristū, kuri grib atmest bērnu dabu un kļūt pieauguši. Viņi nav gatavi. Tas ir normāli, tu vēl esi bērns kaut kādos jautājumos. Izbaudi to stāvokli. Zini, kāpēc? Jo es teicu, ir atšķirības starp bērnu Jēzu Kristu un jau pieaugušu cilvēku. Redzi, bērns var vērsties pie Dieva ar šķietam muļķīgām lūkšanām. Tieši tā. Kur ir bērns? Tu viņu šodien baroji? Protams. Viņš tev teica, ko viņš grib ēst? Noteikti. Ne, viņš var āķa galvu rāda, ka ne. Viņš rāda, ka nē, tokšķot, ka nē. Saprot, kas ir, bet kāpēc tu viņu pabaroji? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka bija bļāviens. Un kad ir bļāviens, tad tu viņu baro. Viņš ir bērns. Bet pagaidi, Henri, tu ēdi šodien? Jā. Tev sieva gatavo ēst? Jā. Tu bļāvi, lai dabūtu ēst? Tas neko neteicu. Neko neteicu. Skatieties, kas ir interesanta situācija. Bērns tiek uzklausīts tad, kad viņš vienkārši padod balsi. Bērnam atliek iebļauties, un tēvs skrien un skatās, kas ar viņu ir noticis. Bērns vienkārši visnesakarīgākajā veidā, saprotiet, tāpēc, ka viņš ir bērns. Un Dievs skatās, un viņš novēro savus bērnus, un viņš par viņiem rūpējās, un viņš viņus aizstāv. Un kamēr tev ir, cik vecs ir? Pusotrs gads. Kamēr ir pusotrs gads, viss kārtībā. Bet zini ko? Ja paies vēl 10 gadi, un būs 12,5 vai 11,5 pareizāk sakot, 11,5 gadu būs. Un tad, kad viņš gribēs ēst, viņš joprojām bļaus. Kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā. Ja tev ir pusgads, un tev vecāki sašņorē kurpes botām, tas ir jauki un mīļi. Ja tev ir 25 gadi, un tev māma liecās šņorēt botas, tas nav vairs jauki. Tas vairs nav mīļi. Tas saucās infantīlisms. Saprot, tāpēc mums ir jāsaprot, kurā stāvoklī mēs esam. Un mums ir jāizbauda stāvoklis, kurā mēs esam, bet mums ir jāpieaug. Amen. Taču netiecies, neskrien pātru. Izbaudi to, kur tu esi. Izbaudi mirkli, kurā tu esi, taču zini, ka tev ir jāpieaug. Garīgā pieaugšana atšķirās nedaudz no fiziskās pieaugšanas. Fiziskajai pieaugšanai ir nepieciešams laiks. Faktiski laiks ir vienīgais, kas nosaka fizisko pieaugšanu. Garīgā pieaugšana, jā, viņas zināmā mērā ietver sevī nepieciešamību pēc kaut kādu laika posmu, kam ir jāpaiet. Bet principā garīgais augums vairāk ir atkarīgs no tavas, kā tu pareizi pasaka, no tavas vēlmes un no tava lēmuma. Es tā to varētu pateikt, pieaugt. No tavas vēlmes un no tava lēmuma pieaugt. Jo ir cilvēki, kas ir 25 gadus Kristū. Nezinu neko. Nezinu neko. Un Dievs saka šais lietas, Pāvils faktiski saka šīs lietas. Viņš saka, jums jau vajadzēja būt tiem, kas māca citus pēc vecuma. Viņš saka, jums bija jābūt jau tiem, kas citus māca, bet jūs cīdāji. Jums vēl joprojām vajag garīgo pienu. Kāpēc tas tā ir? Nav bijis lēmums, nav bijusi izvēle, nav bijusi vēlme pieaugt. Halleluja! Man patīk, ka manās rokās ir iedot, ka mana dzīve ir ielika manās rokās. Un es viņas ielicis Jēzus rokās. 5. Mūzes grāmata 30. nodaļa, 19. pāns. Faktiski jau no 14. sākot, bet 19. tīpaši ir pateikts. Ir teikts, es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieks šai dienai, es jūsu priekšā nolieku izvēli. Dzīvību un nāve, svētību un lāsts. Tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan to, gan tevi pēcnācēji. Halleluja. Dievs tev dod izvēli. Un zini, ko šī izvēle ir ne tikai attiecībā uz glābšanu.
Jā, tā ir izvēle. Dzīvos vai ies ellē. Izraēla, kāpēc tu gribi mirt, saka Dievs. Es esmu izdarījis visu, lai tu nemirtu. Kāpēc tu gribi mirt? Tu negribi pieņemt manu ceļu. Halleluja. Un tāpēc dzīvība vai nāve ir tava izvēle. Kurš grib dzīvot? Es? Es gribu dzīvot. Es esmu izdarījis šo izvēli. Es esmu pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu glābēju. Tāpat arī tu. Halleluja. Bet zini, ko ir nākamā izvēle? Tajā pašā teikumā. Svētība vai lāsts. Svētība vai lāsts. Un svētība ir izvēle, ko Dievs tev piedāvā. Viņš saka, tu gribi dzīvot? Dzīvo. Tu gribi dzīvot svētībā? Dzīvo svētībā. Izvēlies svētību. Ej manu ceļu. Pieņem manas domas. Pieņem manu rīcības veidu. Halleluja! Gods un slāva. Dēls ir atnācis tādēļ, lai iznīcinātu vēlnu darbus. Lai iznīcinātu vēlnu darbus. Mums vienreiz par visām reizēm ir jāsaprot, kas ir vēlnu darbi un kas ir Dieva darbi. Dievs ir labs un vēlns ir slikts, tas ir vienkāršāk par vienkāršu. Un tomēr 2000 gadi ir pagājuši. Draudz vēl joprojām par to nav tikusi skaidrība. Tiešām, vēlns ir slikts un Dievs ir labs. Amen. Amen. Jēzus atnāca, lai iznīcinātu vēlna sliktos darbus. Zakšanu, nogalināšanu, nomaitāšanu. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Bet man reizēm liekas, ka cilvēki cīnās par savām tiesībām dzīvot zem lāsta. Reāli. Kristieši, es skatos, cīnās par savām tiesībām dzīvot zem lāsta. Zini, kāpēc? Tava ticība. Taisnais dzīvo no ticības, un tava ticība spēja iet tikai tik tālu. Sniedzās tavu izpratni par Dievu vārdu un par Dievu gribu. Vai tu zini, kāda ir Dieva griba? Vai tavs priekšstats par Dievu gribu balstās uz cilvēkiem un cilvēku mācību? Vai tavs priekšstats par Dievu gribu balstās uz viņa vārdu? Padomāsim par to. Halleluja! Ir tik daudzas lietas, ko mēs esam dzirdējuši. Ziniet, ko es bieži dzirdu no cilvēkiem? Viņi pasaka kaut kādu apgalvojumu, un viņi saka, tas pat ir Bībelē. Es saku, piedod, nav. Nē, tas ir Bībelē. Ir lietas, kuras ir pieņemtas, uzskatīt, ka viņas ir Bībelē. Viena no tādām lietām ir Dievs palīdz tiem, kas palīdz sev. Ir cilvēki, kas saka, zini, tas pat ir Bībelē. Nav tas Bībelē. Benjamins Franklins to pateicis. Tas nav Bībelē. Ja? Ir daudzas lietas, kuras uzskata, ka ir Bībelē. Nav viņas Bībelē. Nav viņas Bībelē. Lasīsim Bībeli tādu, kāda viņa ir. Zini, ko mums ir jāsāk ticēt tam, kas ir rakstīts, nevis jātic tam, ko mēs uzskatām par patiesību. Ticēsim tam, kas ir rakstīts. Nevis lasīsim to, kam mēs ticam. Amen. Gods un slāva. Dievs grib, lai tev labi klātos. Mēs iesim tādu. Un ziniet ko? Šis ir ievads vēl pagaidām. Mēs runāsim pēc tam praktiski par to, ko tas nozīmē. Gods un slāva, kungs. Mēs šodien Ķīnā esam. Mēs esam no Ķīnas pilāri. Neuztraucieties, es jūs ilgāk par 2,5 stundām neesmu. Tā. Labi, Jeremijas 29.7 paskatīsimies. Un kamēr mēs varam Jeremijas 29.7, Jeremijas 29.11, ja es nemaldos, ir teikts, es zinu, kādas ir manas domas attiecībā uz jums, saka tas kungs, tās ir miera un glābšanas domas, nevis ļaunuma un ciešana domas, kas jums beigās došu to, ko jūs cerat. Ja tu ceri iemantot Dieva apsolījumu, Dievs tev dos. Bet ja tu pat neceri, ja ir lietas, kuras tavuprāt, viņas nekad nevar zināt, kāda ir Dieva griba šajā jautājumā un tā tālāk aizmirst. Tas tev nepatraucēs. Jeremijas grāmata 27. nodaļa. Gods un slāva. Tā, Jeremijas 29.7. Jeremijas 29.7. Skatieties, Dievs šeit runā. Un viņš saka, rūpējieties par tās pilsētas labklājību. Oho! Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kur es jūs likšu aizvest. Un pielūdziet to kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Redzi, Dievs negrib tikai, lai tu dzīvotu labklājībā. Dievs grib, lai vide, kurā tu esi, plaukst un zeļ.
lai tā vidi, kurā tu esi, būtu labklājībā. Redz, Dievam nekad, kā tu pareizi pasaka, Dieva plāns nekad nebeidzās ar tevi, viņš sākās ar tevi. Viņš sākās ar tevi. Un kamēr mums ir šī domāšana, ja viņa tāda mums ir, es un manas vajadzības, tu šauj garām, grēko. Vienkārši grēko, šauj garām. Tāpēc, ka Dievs nekad nesaka tu un tavas vajadzības, viņš saka, Dievs saka par sevi, es un manu cilvēku vajadzības. Dievs izmanto cilvēkus, lai būtu par svētību priekš citiem. Un viņš saka, rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kur es jūs lieku aizvest. Šī ir vecā, es tagad lasu no vecās derības. Es speciāli paņemšu 2 raksturvietas, vienu no vecās, vienu no jaunās derības. Šeit vecā derība oriģināla valodā ir sarakstīta ebreju valodā. Ebreju un aramiešu faktiski. Un šajā vietā vārds, kas ir izmantots labklājība, ir ebreju vārds šalom. Šis vārds šalom, viņam ir ļoti plaša nozīme. Tas nav sveiciens. Daudz reizēm domā, ebreji sveicinās izmantojot šo vārdu. Tas nav sveiciens. Tas ir viens no veidiem, kā viņi sveicinās. Jā, bet ko tas nozīmē? Viss tāds precīzākais tulkojums ir nekas netrūkst un nekas nav salauzts. Nekas netrūkst un nekas nav salauzts. Šis vārds šalom nozīmē miers. Viņš nozīmē pārpildību. Viņš nozīmē prieks. Tas ir viss pilnā buķete. Nekas netrūkst, nekas nav salauzts. Tad lūk, rūpējieties par to, lai jūsu pilsētā nekas netrūktu un nekas nebūtu salauzts. Ne attiecībās, ne fiziski, ne morāli, rūpējieties. Tā ir vecā derība, ne? Pēc tam mēs paņemsim speciāli no jaunās derības vienu rakstietu, kur arī ir izmantots vārds labklājība. Paskatīsimies, ko nozīmē grieķu vārds. Gods un slava. Bišķiņ vēlāk. Saprot, kas ir? Dievs ir tev paredzējis labklājību, bet tu dzīvo pasaulē. Un pasaulē jums ir kas? Raksturiet citējām? Bēdas. Bet vai ar to viņi beidzās? Bet turiet drošu prātu, jo es pasaulē esmu uzvarējis. Padomāj, tas ir tik dziļš apgalvojums, ko Jēzus saka. Viņš saka, pasaulē jums ir bēdas. Bet turiet drošu prātu, jo es pasaulē esmu uzvarējis. Tu atrodies pasaulē, tu dzīvo pasaulē. Pasaulē tev ir bēdas, bet es pasaulē esmu uzvarējis. Zini ko, lai arī tu atrodies šajā pasaulē, tu nepiedari šajā pasaulē. Bībele saka, Jēzus saka, Jāņa 17. nodaļa, precīzi pāntu neatceros. 17. nodaļa, pati pēdējā lūkšana, kādu Jēzus saka. Viņš saka, Tēvs, es lūdzu, ka tu viņus nevis izņem no pasaules, bet ka tu viņus pasāri. Tu viņus pasāri. Es pasaules esmu uzvarējis. Bībelē rakstīts, šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa. Mūsu ticība. Halleluja. Šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli. Mūsu ticība. Kā man tas patīk? Gods un slāvā, kungs. Tāpēc, ka, zini, Jēzus ir izdarījis visu, pilnīgi visu, lai mums atliktu tikai ticēt. Padomā. Viņš ir izdarījis visu, lai tev un man atliktu tikai ticēt, lai uzvarētu šīs pasaules bēdas un grūtības. Halleluja! Un tāpēc, jā, pasaulē ir bēdas. Un zini ko? Es tev gribu pateikt skaidri un gaiši. Tas, ka tu esi kristietis, nedomā, ka tev bēdas ies garām. Ir reizēm cilvēki, kas domā tā, es esmu kristietis, man ir tāds kaut kāds īpašais rekmeņš ar uzrakstu. Jēzus Kristus aizsargāts un tā tālāk, ja? Nē, tu dzīvo pasaulē, tu nepiedari pasaulē. Un mēs skatīsimies, ko Bībele par to saka, bet es šobrīd jums gribu pats pateikt vēl bez raksturvietām. Es gribu pateikt, jā, pasaulē ir bēdas. Un zini ko, ja tu dzīvo un ej pa šīs pasaules plūsmu, tev aizskars tieši tas pats. Zini ko, ja ārā līst lietus un tu izies ārā, tad lietus tev līst virsū ticīgs, tu esi vai ne? Tā ir. Bet jautājums ir sekojuši, vai tu iesi pa šīs pasaules plūsmu? Tev ir iespēja neiet. Tev ir iespēja iet ticībā. Halleluja. Un šī ir taisnais dzīvos ticībā. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli. Mūsu ticība. Amen. Halleluja. Gods un slāva, kungs. 3. Jāņa vēstule, 2. pāns. 3. Jāņa vēstule, 2. pāns. Un tagad, faktiski visu, ko es pateicu, pirms tam bija tāpēc, lai mēs varētu ķerties klāt šai lietai. Un mēs varētu reāli praktiski sākt skatīties, ko tas viss nozīmē.
Mīļais, 2. pāns, mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Atkal šis vārds. Un šī jau ir jau grieķu valoda. Labklājība. Šis vārds no grieķu valodas, labklājība, nozīmē diezgan līdzīgi kā šis vārds šalom īstenībā. Tas nozīmē, tavs ceļš būs plaukstošs un zeļošs. Ceļš, pa kuru tu ej, plaukst, zeļ un visu zinu labi sanāk. To nozīmē šis vārds. Un tālāk, skatieties, mīļais, es tev novēlu visās lietās. Cik lietās? Visās lietās. Amen. Visās lietās. Viens no lielākajiem institūtiem un bībeles skolām pasaulē, ja, ir Oral Roberts institūts. Oral Roberts šī skola. Un Oral Roberts skolā bija viens cilvēks, kurš nolēma veikt izpēti par vārdu viss. Un viņš gadu pētīja ebreju, aramiešu, vienkārši senās valodas vispār, ko nozīmē reāli šis vārds viss. Cilvēks veltīja tam gadu. Un pēc gada viņš nonāca ar absolūti pilnīgu definīciju par to, ko nozīmē vārds viss. Un ziniet, ko viņš pateica pēc gada? Viņš pateica, viss nozīmē viss. Cilvēks gadu iztērēja, ja? Bet tāpēc mēs varam droši teikt, viss nozīmē viss. Mīļais, es tev novēlu pasakiet, visās lietās. Visās lietās. Halleluja, tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Bet man tev ir jautājums, vai tavai dvēselē tā ir? Vai tavai dvēselē tā ir? Es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Halleluja, mēs ejam Dieva vārdu dziļumos. Slavu tev, Dievs! Mēs ejam Dieva vārdu dziļumos. Vai tavai dvēselē ir šī labklājība un šī veselība? Tas jau ir interesanti. Paskatīsimies, tas jau ir ļoti interesanti. Vai, es to uzdošu šādi, paprasīšu. Jautājums ir tāds, vai tu esi pieņēmis savā dvēselē to, ko Dievs tev ir apsolījis? Vai tu esi pieņēmis šo labklājību un vai tu esi pieņēmis šo veselību savā dvēselē? Gods un slavu. Kas tad īsti ir dvēsele? Cilvēks ir būtne, kas sastāv no 3 daļām. Saskaņā ar Bībeli. Tā nav kaut kāda psiholoģija. Saskaņā ar Bībeli. Tas nav kaut kas tāds, ko kāds ir izdomājis. Tas ir rakstīts Bībelē. Cilvēks ir gars. Viņam nav gara. Tev nav gara. Tu esi gars. Jāņa 4:24. Dievs ir gars. Tev nav gara. Tu esi gars. Bet tev ir dvēsele un tu dzīvo miesā. Tad lūk, ir atšķirības starp garīgo, dvēselisko un miesisko. Cilvēks ir būtne, kas sastāv no 3 daļām. Gars ir no Dieva un ir tikai 2 gari stāvokļi. Kad tev nākušreiz kāds prasa, kāds tev šodien garīgais, atbildi dzīvs. Ja nav citu variantu. Ja tu esi glābts, tu esi dzīvs, ja nē, tu esi miris. Tur nav citu variantu. 2 varianti, 2 gari stāvokļi. Halleluja! Gods un slavu! Skaties, mums viens draugs, ja tu esi glābts, tu esi dzīvs. Tavs gars ir dzīvs, tavs gars ir taisnots, tavs gars ir padarīts pilnīgs. Tas ir gars, kas ir nācis no Dieva, un viņām nav ne kripatiņas no vēlna, no tumsas, no grēka. Tur nekā nav slikta. Tas ir no Dieva. Bībelē teikts, Romiešiem 5:5, ir teikts, jūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība kopā ar svēto garu, kas ir jums dots. Tālāk ir teikts, jums ir dots svētā gara zīmogs. Tu zini, ko nozīmē zīmogs? Gods un slavu tev, kungs. Zīmogs tika izmantots sekojoši iemeslu dēļ dokuments. Tika izveidots dokuments. Un kad šis dokuments tika pabeigts, tad viņu aiztaisīja ciet un viņu aizzīmogoja. Un tajā mirklī, kad ir uzlikts zīmogs, tad šis zīmogs liecināja par to, ka nekas, kas ir ierakstīts iekšā, viņu nevar atvērt, to nevar izmainīt, to nevar pārveidot. Tas ir uzrakstīts, pabeigts un aizzīmogots. Un tavam garam ir pāri svētā gara zīmogs. Tāpēc nekas netīšs nevar iekļūt tavā garā. Bet jūs palaidāt garām labi vietu un pateikt halleluja. Amen! Nekas slikts nevar ienākt, tevi aizmirst. Bet ir dvēsele un miesa. Ir dvēsele un miesa, pārējās 2 daļas. Par miesu, es domāju, mums nav daudz jārunā. Ēd, guļ, jāmazina. Viss skaidrs.
Ja? Dvēsele no otras puses, tā ir jau interesantāka lieta. Jā, lūtināt arī. Dvēsele ir jau interesantāka lieta. Kas tad īsti ir dvēsele? Ir cilvēki, kas teikt, ka dvēsele ir prāts. Nepilnīga definīcija. Tā ir skaitā. Dvēsele, jā, ir prāts. Dvēsele ir prāta, emociju, gribas, personības apvienojums. Tā ir dvēsele. Tā ir tava griba, tās ir tavas emocijas, tā ir tava personība, tā ir dvēsele. Un tad, kad Romieši 12.2 runā par tava prāta atjaunošanu, tad ir runa par tavas dvēseles atjaunošanu. Un redz, kas ir? Dēļ tā, ka mūsu latviešu valoda, un ne tikai latviešu, bet daudzas valodas ir diezgan nabadzīgas savā būtībā, salīdzinot ar Dieva standartiem, es domāju. Ja? Tad mēs reizēm izsakot vienu vārdu, domājam vienu konkrētu lietu, kurš ir nepilnīgs, kur ir nepilnīgs. Un tāpēc, ja mēs runājam par mūsu prāta atjaunošanu, pirmā doma ir, jāatjauno tas, kā es domāju. Tā nav, ar to nepietiek. Šeit ir runa par tavas dvēseles atjaunošanu. Šeit ir runa par tavu emociju atjaunošanu. Šeit ir runa par tavas personības atjaunošanu. Šeit ir runa par tavas gribas atjaunošanu. Halleluja. Visa tava būtība ir jāizmaina. Ne tikai tas, kā tu domā. Amen. Halleluja, gods un slāpums. Un mums ir dota iespēja izmainīt mūsu domāšanu. Tāpēc, tad, kad mēs šeit lasām, es tev novēlu tādu pašu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Tad šeit ir sekojoša situācija. Te ir runa par atjaunotu dvēseli, atjaunotu domāšanu, kura ir atjaunota pēc Dieva vārda, kura ir pieņēmusi Dieva gribu caur ticību sevi. Tā ir atjaunota dvēsele. Gods un slāva tev, Dievs. Un tā ir dvēsele, kas ir pieņēmusi Dieva apsolījumu, katru apsolījumu kā jā un amen. Jo Dievs saka, mani apsolījumi ir jā un amen. Un tad, kad dvēsele to pieņem, tad skaties, kas notiek. Notiek ļoti interesanta lieta. Gars, kurš ir no Dieva, kurš vienmēr dzīvo tikai un vienīgi balstoties uz Dieva vārdu. Tas ir gars. Bet dvēsele, kas ir atjaunota, sāk piekrist garam. Sāk piekrist garam. Man vajag 3 cilvēkus, 2 cilvēkus. Atnāc, kurš atnāks? Atnāks. Negrib. Atnāciet jūs abi. Nāciet te. Nāc te. Jā, labi. Skaties. Gars, dvēsele, miesa. Jā? Nezinu, kāpēc tādā situācijā. Ja gars ir no Dieva, piedzimis no jauna. Dvēsele ir neatjaunota, viņa vienmēr stāv cieši klāt miesai. Un zini, kas notiek? Un čukst miesai. Jūs nedzirdat, ko es čukst, nav būtiski. Un miesa ir tā, kas vienmēr paklausa dvēseli. Tāpēc, ka tikko kā uzlīja lietus, tā es tev saku, tu atceries? Pagājušajā gadā, kad lietas šitā uzlīt uz aslīm. Tev bija iesīts. Redzi, kaklā jau paliek. Tā ir dvēsele. Tā ir dvēsele, un miesa piekrīt. Un nav variantu, jo miesa neko citu nezina. Ja? Gars stāv un saka, paņemam bībeli. Māja mums ar bībeli. Dziedināts ar Jēzus brūcēm. Neskaties. Ja? Tā ir neatjaunota dvēsele. Bet kas notiek tad, kad dvēsele tiek atjaunota pēc Dieva vārda līdzības? Viņa nostājas blakus garam, miesa paliek viena pati, un tā ir tikai mašīna, kur ir jāpaklaus, kur tu ej. Viss, nav variantu. Ja mēs esam viensprātis, tad miesa būs jāpaklaus. Viss. Tāpēc cīņa ir par tavu prātu. Cīņa ir par tavu prātu. Zini ko? Ir cilvēki, kas domā, ka mums ir, Bībelē ir rakstīts, cīnieties labo ticības cīņu. Zini šādu rakstvietu, ja? Cīnieties labo ticības cīņu. Redzi, ir cīņa, ir jācīnās. Jā, amen. Pret ko? Un ir daudz, kas domā, ka jācīnās pret demoniem. Jācīnās pret slimībām. Jācīnās pret ko? Pret cilvēkiem arī jāvar parasti draudzēt. Jācīnās pret atkarībām. Ja? Tas ir tas, ko reizēm cilvēki domā. Padomāsim bišķi. Ņemot Dieva vārdu par mūsu atbalstu. Dēmoni ir uzvarētāji. Jēzus atnāca, lai iznīcinātu vēlna darbus. Viņš ir to izdarījis un nav?
Jā. Amen. Ko tu vari cīnīties pret demoniem? Un vispār, kā tu iztēlojies cīņu pret demoniem? Bībelē ir teikts, jūs ļauniem gariem pavēlēsiet aiziet prom. Es tur neredzu cīņu. Tu viņam pavēli. Viņš ir zem tavām kājām. Citi domā, jācīnās pret slimībām. Kā tu iztēlojies cīņu pret slimībām? Ja jau ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts, kā gan tu vari vēl cīnīties pret slimībām? Un tomēr ir ticības cīņa. Cīnieties labo ticības cīņu. Pret ko šī cīņa ir? Pret tavu neatjaunoto dvēseli. Pret tavu neatjaunoto domāšanu, mans mīļais draugs. Lūk, arī ir patiesā cīņa. Un kāpēc viņi saucās labā ticības cīņa? Jo viņi tiek uzvarēti, mans mīļais draugs, ticībā. Jo ticība tev ir garantēta, ja vien tu turēsies pie ticības. Mēs šodien runājam dziļas lietas. It kā vienkāršas patiesībā. Bet lietas, kuras ir tik dziļi iesēdušās, reizēm ir tik dziļi iesēdušās, ka tikai ir vajadzīgs tiešām Dieva vārds, kurš aizskalo prom katru cietoksni. Bībelē teiks, Dieva vārds ir spējīgs noārdīt katru cietoksni. Šeit nav runa par mūriem. Šeit ir runa par uzceltām zemapziņām, dziļi iesēdušāmies domām, kuras var noārdīt tikai Dieva vārds. Un Romiešiem 10:17 ticība nāk no kā? No dzirdēšanas. Un dzirdēšana nāk no Dieva vārda. Tāpēc es šodien šeit runāju Dieva vārdu. Es nerunāju no sevis. Maniem vārdiem nav nozīmes. Ja es runātu no sevis, mīļie mani draugi, es jums varētu palīdzēt tikai tik tālu, cik sniedzas man pieredze, kurai nav nekādas nozīmes. Jo katra situācija šeit ir atsevišķa, viņa ir individuāla. Un zini ko? Labi, es nemaz neiešu tajā virzienā. Dieva vārds. Tev ir vajadzīgs Dieva vārds. Tikai Dieva vārds. Zini ko? Pirms es pazinu Jēzu Kristu, jau toreiz man gribējās palīdzēt cilvēkiem. Es centos palīdzēt cilvēkiem. Es centos runāt ar cilvēkiem. Es centos izzināt, kur slēpjās viņu problēma. Es centos viņiem palīdzēt. Un ziniet, zināmā mērā tu pat vari. Zināmā mērā. Tam ir ierobežojumi. Tam ir limiti. Dieva vārdam nav limiti. Tas ir bērnu spēlītes viss. Pret dzīvā Dieva vārdu bērnu spēlītes. Un vēl jau vairāk, katru reizi, kad mēs balstamies uz savu gudrību, mēs neļaujam Dievam izpaust. Jo, ja es esmu gudrs, gods ir man. Bet ja es skaidri un gaiši jums pasaku, es neesmu nieka vērts. Bet mans Dievs, halleluja, tad zini, ko viss gods ir viņam. Viss gods ir viņam. Es savukārt, man vienkārši ir dot iespēju būt kopā ar viņu šajā procesā. Tev ir dot iespēju būt kopā ar Dievu viņa labajā varano darbu procesā. Vai arī tev ir iespēja turēties pie tā, ko tu vari. Un lai cik daudz tu varētu, tu nevari neko pret Dievu. Efeziešiem 2:10. Jūs esat radīti Jēzu Kristu labiem darbiem, kurus Dievs ir iepriekš jau sagatavojis, lai jūs tajos dzīvotu. Nevis, lai jūs tos darītu, bet lai jūs tajos dzīvotu. Tu esi paredzēts Jēzu Kristu, lai tu dzīvotu labos darbos. Tad, kad tu nešauji garām mērķim, bet kad tu dzīvo dievbijīgu dzīvi un esi uz pareizā ceļa, tad Dievs tavu ceļu vainago ar labiem darbiem. Un katrs tavs solis atstāja nospiedumu. Tas ir mīlestības nospiedums. Zini, es par to esmu domājis, esmu teicis, Dievs, es negribu atstāt tās vietas, kurās es esmu vienkārši tādas pašas, kādas viņas ir bijušas. Un Dievs man pateica, viņš saka, ej kopā ar mani. Ej kopā ar mani. Jo, ja tu iesi kopā ar mani, tad tur, kur es eju, tur nekas nepaliek tāds, kāds tas ir. Tur paliek mīlestības nospiedumi. Halleluja! Redz, kas ir Dievs tik ļoti iemīlēja pasauli, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Amen? Zini, kāpēc? Viņš viņu sūtīja tumsā. Viņu, kas bija gaisma. Lai gaisma aizdzen tumsu. Halleluja! Tu esi aicināts aizdzīt tumsu. Tu esi aicināts aizdzīt naidu. Tu esi aicināts aizdzīt prom šķelšanos. Šķelšanos no ģimenēm. Šķelšanos no draudzēm. Šķelšanos no cilvēkiem. Tu esi aicināts to darīt. Bet redzi, ja tu vienmēr domā par jautājumu, vai Dievs svētīs mani, tu nevari piepildīt šo mērķi. Tu nevari piepildīt Dieva mērķi priekš tavas dzīves, ja tavas acis vienmēr ir pievērstas tev. Un kamēr tu esi bērns, tas ir dabīgi.
Saprotam pareizi, tas ir forši, tas ir labi. Bērns domā tikai par sevi. Viņš nevar savā, tā viņš ir iekārtots. Bet pienāk laiks, kad tev ir jāpaugās. Pienāk laiks, kad tev ir jāpaugās. Es ticu, ka ir laiks augt. Un kad es to saku, es neuzlieku pienākumu. Tas nav pienākums. Tev ir jāaug. Nē, Dievs tev nekad neuzliek pienākumu. Dievs tev nedos vairāk, kā tu spēj panest. Bet Dievs tevi aicina uz augšanu. Viņš tevi aicina pieaugt. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka Bībelē teiks, Dieva labestība vērš uz atgriešanos. Viņš negrib tevi sodīt, bet būs situācijas tavā dzīvē. Ja tu nepieaugs, tad tu iesi iekšā postā. Tu vedīsi savu dzīvi postā iekšā. Tikai tāpēc, ka tu izvēlies savu ceļu. Un Dievs saka, mans mīļais, pieaudz, nāc pie manis. Ja? Un ja tu to nedari, tad Dievam negribot, tu izēj ārā no viņa labklājības. Halleluja! Saprotiet uzmanīgi. Tas ir labi, tā ir laba vēsts, tā ir laba ziņa. Tev ir iespēja kontrolēt to, kur tu ej. Tev ir iespēja kontrolēt, kur tu ej. Es to gribu pateikt vēlreiz. Tev ir iespēja kontrolēt, kur tu ej. Pieņem pareizos lēmumus. Lai iegūtu jebkuru Dieva apsolījumu, tas ir jāpieņem ar dvēseli. Tas ir jāpieņem ar dvēseli. Un tā labklājība un tā veselība, kas jau ir tavai dvēselē, ir tā, kas parādīsies tavā fiziskajā dzīvē. Halleluja. Bet zini, tik daudz cilvēki negrib. Tik daudz cilvēki negrib mainīt to, kā viņi domā. Zini, kāpēc domāt savu mainīšanu ir grūti? Kamēr vien tev ir egoisms tevi. Kamēr vien egoisms. Ja tu atsakies no domas, ka es esmu gudrs, tad mainīties ir vienkārši. Bet izmainīt savu dvēseli nozīmē atzīt to, ka principā visas savas dzīves garumās un gājas ļudām ceļā. Un vēl joprojām ej. Un zini, reizēm tas nav viegli. Kā es teicu, kamēr vien tu esi iedomīgs. Bet kas Bībelē teica, Dievs stājas pretī iedomīgajiem un paaugstina pazemīgos. Halleluja! Un pazemība, tā nav tas nav cilvēks, kas ir pazemīgs, kurš ir kluss un nevar acis pacelt uz augšu. Tas nav obligāti. Zini ko? Ir atšķirības starp pazemību un viltus pazemību. Jēzus Kristus mums nodemonstrē, kas ir patiesa pazemība. Viņš saka, mācieties no manis, jo es esmu patiesi pazemīgs. Ir tā rakstīts. Iekš kā izpaudās Jēzus pazemība. Zini ko? Jēzus iegāja templī, paskatījās uz to, kas notiek. Aizgāja, saplūca kaut ko tur, izveidoja pārtagu un izdzina ārā cilvēkus no tempļa. Kā viņš tādu pazemību? Mācieties no manis, es esmu patiesi pazemīgs. Jēzus Kristus apstādināja bēru procesiju. Bēru procesiju apstādināja. Pateica, noveliet akmeni. Citā. Viņš jau 3 dienas ir kapā, viņš ož. Vai es tev neteicu, viss ir iespējams tam, kas tic? Noveliet akmeni. Novēl akmeni. Bībelēs tā rakstīts, Jēzus stiprā balsī sauca. Tāpēc reizē mācītāji bļauj, mācās no Jēzus. Jēzus stiprā balsī sauca, Lācar, nāc ārā! Kā jums pazemīgi tādu patīk? Jāira meitiņa. Sinagogas priekšnieks, vadītājs Jāirs pienāca pie Jēzus. Un pateica, kungs, man meitiņa ir mirusi, bet tu vari nāc izdari kaut ko. Un viņš nāk, un meitiņa ir mirusi, kaimiņi sanākuši, radi sabraukuši, raud, kliņģeris jau atvests bēru, viss notiek. Viņš saka, ziniet, ko jūs raudat, meitiņa nav mirusi, viņa guļ. Viņi sāka izsmiet viņu. Tai vietā, lai paklausītu, viņi tikko kā raudāja, tagad viņi smējās. Jēzus izmet visus ārā no mājas. Kā jums patīk šādi pazemīgi? Zini ko? Ja kāds kaut ko tādu darītu, teikt šito iedomīgi. Tas cilvēks ir iedomīgs. Nē, Jēzus nav iedomīgs. Zini kāpēc? Patiesa pazemība ir mani vārdi nav man. Bet kā mans tēvs saka, tā es runāju. Un ko mans tēvs man rāda, to es daru. Halleluja. Pats no sevis, to saka Jēzus, es nespēju neniek. Bet kā mans tēvs mani māca, tā es daru. Lūk, ir pazemība. Pazemība ir pieņemt to, ko saka Dievs, un darīt to tā, kā to dara Dievs.
Tā ir pazemība. Un ja viņš tev saka bļauj, tad bļauj. Ja viņš tev saka klusē, tad klusē. Tam vispār nav nozīmes, vai tu esi skaišs, vai tu esi kluss. Tāpat kā nav nekādas nozīmes tam, vai tu esi bagāts, vai tu esi nabaks, tāpat var būt alkatīgs. Vienalga, tam nav nozīmes. Jautājums ir par tavu sirdi, vai tavas sirds ir atdota Dievam. Lūk, arī ir pazemība. Un Dievs stājas pretī lepnajiem, tas ir tiem, kas paļaujās uz sevi un saka, es esmu gudrs, un es iešu savu ceļu. Un paaugstina pazemīgos. Tos, kuri saka, Dievs, lai tur vai kas, es darīšu tā, kā tu man saki. Lai tur vai kas. Halleluja. Gods un slāva tev, kungs. Gods un slāva tev, kungs. Jesajas 8. Vēl pāris raksturietas, un mēs noslēgsim. Jau stundā iekļausimies. Tā, Jesajas 8. Es nezinu, kā jūs, bet man tiešām patīk Dieva vārds. Man patīk Dieva vārds. Jau sāk patīk. Man patīk Dieva vārds. Halleluja. Jesajas 8. Es lasīšu, lai iet no 9. panta. Esiet sašutušas tautas un tomēr trīciet izmisumā. Uzklausiet tālie zemes galu, taisieties cīņai un tomēr krītiet izmisumā. Mums ir jāsaprot, šeit ir runa par tautām, kuras nepiederēja Dievam. Dievs vēršās pie pagānu tautām, kuras nepieder Dievam. Ja? Taisieties cīņai un tomēr krītiet izmisumā. 10. pāns. Izdomājiet plānu, taču tas nepiepildīsies. Pieņemiet lēmumu, bet tas neīstenosies, jo ar mums ir Dievs. Šis ir pravietojums pasaulē. Šis ir pravietojums tiem, kas nepieder Dievam. Šeit bija runa, ka citas tautas gribēja karot pret Izraēlu. Ja? Un Dievs saka šos vārdus, viņš saka, izdomājiet plānu, nepiepildīsies. Pieņemiet lēmumu, bet šis lēmums neīstenosies, jo Dievs ir ar mums. Jo Dievs ir ar mums, gods un slāva. Labi, izlasīsim tālāk, un tad pārnaudzēsim. Tālāk, 11. pants. Jo tā tas kungs man sacīja, kad viņa roka mani vadīja, un viņš man lika nestaigāt šīs tautas ceļus, runādams uz mani šādus vārdus. Neturiet par sazvērestību visu, ko šī tauta tā sauc. Un nebaidieties no tā, no kā baidās šī tauta. Un neturiet to par kaut ko šausmīgu. Nē, bet turiet gan par svētu to kungu Cebotu un bīstieties viņu. Viņš, lai jums iedvež bailes un šausmas. Šeit nav runa par to, ka mums jābaidās no Dieva. Bijība nav bailes. Bijība ir nostādīšana pirmajā vietā un cīņā. Tad lūk, ko viņš saka. Citiem vārdiem sakot, te ir ļoti interesants lietas. Viņš saka, pirmkārt, nestaigā tās tautas ceļus. Šeit ir runa par pasauli. Nē, to pašu ceļu, ko iet šī pasauli. Vai arī, ja mēs paskatītos oriģinālu un citus tulkojumus, tad nedomā tā, kā viņi domā. Nedomā tā, kā domā šī pasaule. Tālāk viņš saka, nākamais interesanta lieta. Viņš saka, nebaidies no tā, no kā baidās šī pasaule. Tu zini, mans vienais draugs šajā pasaulē ir daudz, kas no kā baidīties. Ir cevišķi šodien. Teroristi, slimības, vispār briesmas visādas notiek, ja? Daudz no kā baidīties. Bet Bībele saka, nebaidies. 12. pāns tas ir, ja? Nebaidies no tā, no kā šī tauta baidās. Un neturi to par kaut ko šausmīgu. Zini, ko? Ir atšķirības starp vēzi pasaulē un starp vēzi kristiešiem, starp kristiešiem. Milzīga atšķirība. Milzīga atšķirība. Tur, kur vieniem nav cerības, tur otriem nav no kā baidīties. Padomājiet to, ko es saku. Bībelē ir teikts, ka jūs uzliksiet rokas, manā vārdā jūs uzliksiet rokas neveseliem un viņi tiks dziedināti. Ja? Tas nozīmē to, ka teorētiski pastāv iespēja, ka kristietis var saslimt. Viņam nav jāslimo, jo ar Jēzus brūceņš ir dziedināts. Es uzskatu personīgi, ka daudz labāk ir ticēt nevis dziedināšanai, ieklausieties, ko es saku, bet ticēt dievišķai veselībai, jo tad tu nesaslimsti. Bet ja gadījumā tu esi saslimis,
tad mēs ticam dievišķajai dziedināšanai. Amen? Un tāpēc, skaties, ļoti interesanta lieta sanāk. Tad, kad pasaulē nav cerības un ir bailes, kāpēc? Jo nav cerības, tad Kristus miesā ir cerība. Un tas, kas pasaulē ir kaut kas šausmīgs, te šeit ir tā izman teikts, vai ne? Netur to par kaut ko šausmīgu. Tas, kas pasaulē ir kaut kas šausmīgs, tas lai tevi neizbīd. Tas ir Jesajas grāmata 8. nodaļā, es lasu no 10. pānta, tas ir konkrēti 12. pāns. Neturiet par sazvērestību visu, ko šī tauta sauc par sazvērestību, un nebaidieties no tā, no kā šī tauta baidās, un neturiet to par kaut ko šausmīgu. Nē, bet gan godājiet Dievu. Godājiet Dievu. Citiem vāriem sakot, tev nav jābaidās no tā, no kā baidās šī pasaule. Kas notiks ar ekonomiku? Kāda starpība? Es esmu kaut kur lasījis, patiesībā sakot šajā grāmatā, ka visa bagātība pieder man. Ka viss sudrabs un viss zelts pieder man, saka tas kungs Cēdonis. Es esmu lasījis šajā grāmatā, ka mans debesu tēvs baro putnus. Un zini ko? Viņi nestrādā. Tas arī šeit ir rakstīts. Es esmu lasījis šajā grāmatā, ka ja Dievs mums ir devis savu dēlu, vai gan viņš mums nedos arī visas lietas. Es esmu lasījis šajā grāmatā, ka Dievs grib priekš tevis un priekš manas labklājību. Halleluja! Ka tev ir pilnīgi iztikšana visās lietās un pietiekoši paliek pāri kam? Labiem darbiem. Amen! Tāpēc mums nav jābaidās. Mums nav jābaidās. Bailes ir ticības forma. Ja ticība, Romiešiem 10:17, nāk no dzirdēšanas un dzirdēšana no Dieva vārda, bailes arī ir ticības forma. Tad bailes arī nāk no dzirdēšanas, dzirdēšana no vēlna melamiem. Lūk, kas ir bailes. Tāpēc Dievs tik daudz saka, nebaidies, nebaidies, nebaidies. Mēs to arī jau pastīsimies. Tad, kad Jāirs pienāca klāt pie Jēzus, un pa ceļam viņam pienāca klāt viens no Jāira mājas teica, netraucē vairs mācītāji, tava meita ir mirusi. Pirms kas vēl varēja notikt? Ko izdarīja Jēzus? Jēzus pienāca klāt, viņš paņēma, pateica, Jāir, viņš teica, nebaidies, tikai tic. Nebaidies, tikai tic. Kāpēc viņš to teica? Redzi, kas ir? Ja viss būtu atkarīgs tikai no Jēzus ticības, baidies, cik tev uziet. Baidies, cik tev uziet. Kāda starpība? Jēzus teica, nebaidies, tikai tic. Nebaidies, tikai tic. Halleluja! Redzi, bailes aktivizē vēlna nodomus. Kad mēs baidamies, ko teica Ījabs? Tik daudz cilvēku saka, kā tu Ījabs? Ja? Bet kā tu Ījabs? Es saņēmu to, no kā es baidījos. Par mani nāca tas, no kā es baidījos, saka Ījabs. Bailes ir ticības forma. Mēs neesam, halleluja, jūs neesat saņēmuši baiļu garu, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, jūs esat saņēmuši mīlestības garu, jūs esat saņēmuši to garu, kurš liek jums saukt Abba Tēvs. Mēs neesam saņēmuši baiļu, un patiesībā no oriģinālos baiļu un kautrības garu. Tā tulkojās tie vārdi. Mēs neesam saņēmuši baiļu un kautrības garu, bet dievbērnības garu. Halleluja! Amen! Gods un slāva tev, kungs. Halleluja! Gods un slāva tev, kungs. Nebaidies no tā, ko kā baidās šī pasaule. Jesajas 54. nodaļa, ja mēs runājam par bailēm. Slāva tev, Dievs! Jesajas 54. No 14. pānta sākot. Tu spēcīgi balstīsies savā taisnīgumā. Atraisies no bailēm. Slāva Dievs. Atraisies no bailēm. Dievs nesaka, es tevi atbrīvošu no bailēm. Viņš saka, tu atraisies no bailēm. Atraisies no bailēm. Atraisies no bailēm, jo tev vairs ne no kā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Mīļie, to saka Dievs. To saka Dievs. Dievs uzlika šo slimību, lai man iemācītu. To saka Melns. To saka Melis, Mela tēvs. Dievs saka, skaties uzmanīgi. Dievs saka, ja kāds vērš pret tevi uzbrukumu, tas nenāk no manis. Tas nenāk no manis. Kas saceļas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ.
Redzi, es radīju kalēju, kas uzpūš ogles ugunī, un kaldina pēc savu amatu ieročus. Es radīju arī postītāju, kas to saposta. Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Un ikvienu mēli, kas uzstāsties tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Un skatieties uzmanīgi. Halleluja! Tas ir tā kunga kalpu mantojums un mana svētība, kas tos pavadīs, saka tas kungs. Nu, kāds varētu dot Dievam godu šajā vietā? Halleluja! Halleluja! Paskatieties, kāda tā ir mīlestība no Dieva puses. Bet tas ir vārds, kas atbrīvo. Tas ir vārds, kas ir jāpieņem. Dievs pasaka tik skaidri, manuprāt, skaidrāk vairs nevar. Tas nenāk no manis, ja tas ir kas slikts. Un viņš saka skaidri un gaiši, tā ir tā kunga kalpu. Tas ir tā kunga kalpu mantojums. Kas ir mantojums? Tas, ka neviens ierocis nespējas pastāvēt pret tevi. Tas, ka tev nav no kā baidīties. Tas, ka ja nāk uzbrukums, nenāk no manis. Tas ir tā kunga mantojums un mana svētība, kas tos pavadīs, saka tas kungs. Un ziniet, ko es lasu Bībelē? Un cilvēki dusmojās reizēm uz mani, kad es to studēju. Cilvēki dusmojās uz tiem, kas sludina labklājību. Es lasu Bībeli. Un tad vēl mēs atvērsim, kas tā ir. Romiešiem laikam 4.17. Nebija plānojis tur iet. Jā. Tad vēl kāds atļaujās pateikt, ka tev ir jāsauc neesošas lietas par esošām. Šeit ir rakstīts, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Lūk, ir Dieva princips. Sauc vārdā to, kas nav, it kā tas jau būtu. Zini, kāpēc? Jo tā ir ticība, kas runā. Jo tā ir ticība, kas runā. Un nevajag apvainoties uz cilvēkiem, kas sludina ticību. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir izaicinājums. Tas ir izaicinājums priekš tevis. Ticēt. Dzīvot ticībā, saukt vārdā to, kas nav, it kā tas jau būtu. Tas nav loģiski. Amen, slavu Dievam, paldies Dievam, tas nav loģiski. Ja tas būtu loģiski, mums nevajadzētu Dievu. Halleluja, tas ir ticība, tā ir ticība, tā ir ticība. Un zini ko, vai tu gribēsi tā dzīvot rakstīgs no tevis? Tikai no tevis. Es gribu, halleluja, gods un slāvu, kungs. Gods un slāvu tev, kungs. Jesais 7. Ļoti daudz Iesajas grāmatas šodien kaut kā iekrīt mums. Slāvu tev, kungs. Iesajas 7. nodaļa. Šeit ir stāsts par 2 ķēniņiem. Faktiski 3 ķēniņiem. Es izstāstīšu, būs ātrāk nekā lasīt to visu. Bija situācija tāda, ka ķēniņa Akasa laikā 2 citi ķēniņi nolēma uzbrukt, iekarot šo zemi Izraēlā. Ja? Konkrētāk precizēšu, Jeruzālemi uzbrukt nolēma. Un situācija bija tāda, tātad viņi ir ielenkuši, bet viņiem īsti tur kaut kas nesanāca, un tagad Akasam ir paziņojuši, zini ko, tu esi ielenkumā, un kas notiek, viņš ir izbīlis. Nu, 2 ķēniņi ir sacēlušies pret tevi, tas ir kara stāvoklis, protams, ka baigi, ne? Viņš un, labi, mēs tomēr palsīsim. Skatieties, te ir ļoti interesanta lieta. Te ir teicis, kad Dāvida namam paziņoja, sīrieši ir iebrukuši ar lielu karaspēku Efraimā, tad trīcēja viņu sirdis, tas nav vienkārši izbīvās, trīcēja viņu sirdis un viņu tautas sirdis, kā meža koki trīc vējā. Cik poetiski. Kā meža koki trīc vējā, tādā veidā viņi bija izbījušies. Ja? Man patīk Dievs, halleluja, viņam ir veids, kā pateikt visu interesanti. Slāvu tev, kungs, izbijušies, pārbijušies, kā meža koki. Kāds ir redzējis meža kokus? Kāds ir bijis mežā vētra laikā? Vētras laikā. Tu zini ko? Tad, kad ir vētra un kad ir biezs mežs sevišķi, ja? Tad, kad koki kustās, tad vēl izveidojās ļoti interesants tādas dobjas skaņas un vispār tāda šaušalīga sajūta. Nu, lūk, tādā veidā viņi bija izbijušies. Citiem vārdiem sakot, viens aizdedzināja otra bailes vēl vairāk. Kad koki kustās, viņi iekustina viens otru. Viņi aizvien vairāk un vairāk nobiedēja viens otru. Un saprotiet, man pareizi, situācija ir reāli bīstama. Tā ir reāli bīstama situācija. Viņi ne jau no tukša gaisa nobijās. Lasam tālāk, kas te notiek. Tikko kā viņi nobijās, tā Dievs momentāli sūtīja pravietu. Šis pravietis bija Jesai. Viņš uzreiz sūtīja Jesai un viņš teica, aizej uz konkrētu vietu, tur tu satiksi ķēniņu un viņa dēlu, un saki viņiem šos vārdus. Nebīsties un nebaidies. Tas pats, ko Jēzus pateica Jāiram. Amen? Nebīsties un nebaidies.
Tātad, lūk, rekur. Momentāli Dievs sūtīja Jesai, viņš saka, nodod viņiem šādu vēsti. Neuztraucies un esi mierīgs. Ne tikai nebaidies, esi mierīgs. Zini ko? Reizēm tev dzīvē ir jābūt mierīgam. Tad, kad tavā dzīvē šīs dzīves vētras sāk tracināt, sāk biedēt, sāk baidīt, esi mierīgs. Nomierīgs. Tava panika tev neko nepalīdzēs. Nomierīgs. Halleluja, nomierīgs. Neuztraucies un esi mierīgs. Tālāk viņš saka, nebaidies. Un tava sirds, lai neiztrūcinās no šiem abiem kopošajiem, labi, viņš saka, nebaidies no viņiem. Nebaidies no tiem diviem ķēniņiem. Tev nav ko baidīties. Tālāk notiek ļoti interesantas lietas. Viņš saka sekojošu lietu, 7. pantā. Dievs tas kungs saka, tas tā neizdosies un nenotiks, ko viņi ir ieplānojuši. Lasam tālāk. Es izlaižu speciāli dažas iecī, jūs gribat pašvērt mājās 7. nodaļu izlasīt Iesajas. Laika iekonomēsim bišķiņu. Tātad, un pēdējais, ko viņš pasaka, tātad Dievs dod apsolījumu, Dievs saka, tas kungs, tas tā neizdosies un nenotiks, kā viņi ir ieplānojuši. Un tālāk 9. pantā uz beigām viņš saka sekojošu vārdu. Bet ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Te ir ļoti interesants moments manā skatījumā. Tad iedomājieties. Sakojoša situācija. Reāls briesmas. Ja? Un tur, kur ir briesmas, tur ir bailes. Bailes ir dabīga reakcija īstenībā. Bet mēs neesam aicināti dzīvot dabīgā veidā. Mēs esam aicināti dzīvot pārdabiskā veidā. Amen. Ticībā. Un tāpēc nāk bailes, tas ir saprotami. Bet zini ko, mēs varam padoties bailēm, vai arī mēs varam stāties pretī bailēm. Un labā ziņa priekš mums ir tāda, ka mums ir labāka derība nekā esam bija ar Dievu. Mūsu derība ir mūžīga, neiznīcīga derība, ko Dievs ir mums cēlis. Un tā ir derība, kurā mēs varam būt pārliecināti par Dieva mīlestību. Mums nav jāgaida pravietis, kurš mums pateiks nebaidies. Mums ir Dievs, kas ir pateicis nebaidies. Ievēro, šeit bija pravietis, ko Dievs sūtīja, bet Dievs ir atnācis pats personīgi. Jēzus Kristus atnācis pats personīgi, lai pateikt tev un man nebaidies. Mīļais, es esmu tevi. Mums ir labāks stāvoklis. Un Bībelē teica, pilnīga mīlestība aizskalo prom visas bailes. Šis vārds aizskalo no grieķu valodas ir vārds, kas apzīmē milzīgus plūdus. Tad, kad ir dambis un dambis ir pārrauts un milzīgi plūdi nāk, lūk, tādā veidā Dieva pilnīgā mīlestība aizskalo prom bailes. Nepaliek nekā vairāk. Kad tu iegremdējies viņa mīlestībā. Bet Dievs saka pirmā lieta, viņš saka, jā, ir reāls briesmas, nebaidies, neuztraucies, esi mierīgs. Esi mierīgs. Zini, tad, kad tu esi uztraukts, tu nevari ticēt. Uztraukumā tu nevari patiešām ticēt uztraukumā. Zini, kāpēc? Jo tev ir bailes un ražas un šaubas. Tavs prāts lēkā uz vienu uz otru pusi. Tev ir tajā mirklī, kad ir reāls briesmas, tev ir jāpasaka, kaut vai ja vajag, tev ir jāpasaka savai dvēselē, muticēt un tici ar sirdi. Tici Dieva vārdu. Mēs arī runāsim par to smalkāk, ko nozīmē īsti ticēt ar dvēseli. Pirms tam teicu, ka katru Dieva apsvērums ir jāpieņem ar dvēseli, mēs vēl par to parunāsim. Tad, lūk, sekojuši lieta. Tālāk Dievs saka, nebaidies, un viņš dod apsolījumu. Savu pravieti, viņš dod apsolījumu. Viņš saka, nebaidies, es tevi pasargāšu. Tas, ko viņi ir ieplānojuši, nenotiks. Halleluja! Cik brīnišķīgi! Iedomājieties, Dievs ir devis apsolījumu. Un es kādreiz domāju, ja Dievs dod apsolījumu, tas nozīmē, ka tas ir pabeigts darbs. Es kādreiz domāju, ja tikai es dzirdētu vārdu no Dieva, nevis izlasītu, bet dzirdētu, es tā kādreiz domāju, ja? Tad man ar to pietika. Tā nav taisnība. Jo kur ir Dieva vārds, Dievs saka, nesanāks tas, ko viņi ieplānojuši. Nesanāks, es par to parūpēšos. Un tad Dievs pasaka vēl vienu interesantu lietu. Viņš saka pašās beigās, bet ja tu neticēsi, tu nepastāvēsi. Oho. Redzi, mans vienais draugs, ar Dieva apsolījumu vienkārši tāpat vēl nebija. Tas, ko es tagad saku, to ir grūti pieņemt ar reliģiozu domāšanas veidu. Jo Dievs taču var visu. Amen, viņš var visu, izņemot, viņš nevar pārkāpt pats savus likumus, ko viņš gribot, nevis netīšām, bet gribot izveidot.
Un viņš dēļ saviem likumiem saka, bet ja tu neticēsi man, neskatoties uz manu apsolījumu, aizies bojā. Šodien tev ir Dieva apsolījums. Tev ir Dieva apsolījums dziedināšana, tev ir Dieva apsolījums miers, tev ir Dieva apsolījums mūžīgā dzīvība, tev ir daudz Dieva apsolījumu. Ja tu neticēsi, nekā nebūs. Nekā nebūs. Halleluja! Tāpēc, ka skaties, Dievs visu ir pakļāvis brīvai gribai. Viņš ir tev un man devis brīvu gribu, brīvu izvēli. Brīvu izvēli. Tu neesi eņģelis. Eņģeļi ir kalpojoši gari, kuriem saka, ej, tu dari to, tu neesi eņģelis, tu esi cilvēks. Tu esi unikāla radība. Unikāla Bībelē teiks, jūs tiesāsiet eņģeļus. Halleluja, gods un slāva tev, kungs. Tu esi unikāla radība, kam ir dots brīva griba, brīva izvēle. Un tāpēc Dievs saka, es no savas puses, es tev dodu iespēju. Es tev dodu apsolījumu. Tev ir jātic. Tava darba daļa ir ticēt. Farizēji pienāca pie Jēzus un teica, ko mums būs darīt, ka mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Jēzus teica, vienīgais darbs, es no oriģināla šobrīd citēju, mums nedaudz savādāk rakstīts, bet doma tāpat, vienīgais darbs, ko Dievs no jums sagaida, ir, ka jūs ticētu viņam un tam, ko viņš ir sūtījis. Vienīgais darbs. Un tev būs daļa pie Dieva darbiem. Halleluja. Amen. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Ahas sastapās ar reālām briesmām. Zini, ko? Ir mirkļi, kurās tu sastāpies ar reālām briesmām. Ar reālām briesmām. Bet tev ir izvēle. Tev ir izvēle. Vai tu paliksi bailēs un neticībā, vai tu izvēlēsies ticēt un pastāvēsi. Un es tev gribu pateikt interesantu lietu. Tad, kad Jesaja pienāca pie Ahasa, šie draudi nekļuva ne par vienu mirkli mazāk. Ne par vienu mirkli nekļuva mazāk. Tajā mirklī, kad tu sastopies ar problēmu, un vai nu tu atceries Dieva apsolījumu, vai mācītājs tev pasaka Dieva apsolījumu, vai tu izlasi Dieva apsolījumu, no fiziski skatoties, šie draudi vai šī problēma nepaliek ne pa kripatiņu mazāk. Ne pa kripatiņu mazāk. Bet tev ir izvēle. Tu vari skatīties uz acīm redzamu un palikt bailēs un domāt loģiski un pieņemt visus nepieciešamos mērus no savas puses, lai miesīgi rīkotos. Vai arī tu vari paļauties uz Dieva apsolījumu, kurš nav redzams. Kurš nav redzams. Viņš nav redzams. Šis Dieva apsolījums nav redzams. Viņš ir jāpieņem ticībā un pastāvēt. Un tā ir tā lieta, tā ir tā ticības cīņa, kura mums ir. Tā ir tā ticības cīņa, kura mums ir. Gods un slāva mums, viņš izvēlējās pārtraukt, baidīties un sākt ticēt. Halleluja, gods un slāva mums. Vienmēr ir izvēle. Vienmēr ir, arī mums katru dienu mums vienmēr ir izvēle, bailes vai ticība. Un bailēm vienmēr ir fizisks pamats, bet ticībai vienmēr ir gara apsolījums. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Gods un slāva tev, kungs. Ziniet, tu pieņem lēmumu dvēselē. Tev ir jāpieņem lēmums dvēselē. Ja mēs runājam par to, kā pieņem Dieva apsolījumu dvēselē, tu pieņem lēmumu ar visu savu būtību, ar visu savu prātu, ar visu savu gribu, ar visām savām emocijām. Tu pieņem lēmumu, es ticēšu Dieva vārdu. Un zini ko? Tev būs 101 iespēja atkāpties no tā, ko tu pieņemši lēmumu. Jo miesīgi apstākļi būs pret tevi. Miesīgi apstākļi. Zini ko? Bībelē teica, ja mums nebūtu pārbaudījumi, mums nebūtu iespēja augt. Pārbaudījumi ir tie, kas mums liek augt. Tāpēc ir muļķīgi ticēt, ka man nekad nekas nebūs. Es precizēšu, nevis nekas slikts nebūs, bet ka man nebūs pārbaudījumi. Jo pārbaudījumi tev liks pieaugt. Amen? Bet tad, kad ir pārbaudījums, tajā mirklī ar dvēseli, kā mēs runājam, kas ir dvēseli, ar visu tavu būtību, ja tu pieņemsi lēmumu stāvēt ticībā, tu izies kā uzvarētājs. Tu izies kā uzvarētājs, gods un slava tev, kungs. Vai tu izvēlies ticēt, vai ne, tas atkarīgs no tevis. Zini, es izstāstīšu dažus personīgus piemērus. Cik mums vēl daudz laiks? Ir vēl daudz laiks. Es izstāstīšu dažus personīgus piemērus. Apmēram, es nezinu, cik sen tas bija atpakaļ, bet pienāca mirklis, kurā man Dievs pateica, es gribu, lai tu aizvien darbu.
Man bija brīnišķīgs darbs. Es laiku kontrolēju, kā es pats gribēju, cik es pats gribēju, un naudas daudz saņēmu arī. Un man bija pilnīgs miers, un man bija pilnīga drošība, man vispār par ko nebija jāsatraucās. Un notika interesanta situācija. Dievs man pateica, es gribu, lai tu aizēji, lai tu pārtrauc darīt to, ko tu dari. Un viss. Un ziniet ko? Pusgadu es dzīvoju bailēs un nepaklausīju. Bail! Kā tā? Tagad man nav, man nebūs vairs. Man nebūs ienākumu. Ko es darīšu? Kā es dzīvošu? Ja? Es biju pieredzis, ka es neko neskatos, es ko gribu to pēr. Es biju pieredzis, ka es ēdu, ko gribu. Un tagad viss man nebūs ienākumu vairāk. Dievs saka, projām. Ir viena nianse. Es ir ļoti uzmanīgs, ko tu lūdz. Es Dievam biju teicis, Dievs, es gribu tiešām būt tāds cilvēks, kas kalpo tev, es negribu, lai kaut kas man atņem laiku no tevis. Es teicu, es gribu reāli, tā kā tavs vārds apsolu pārtikt no tavu vārds uzmanāšanas. Es uzmanīgs no tā, ko tu lūdzi. Dievs saka, projām, tu taču teici, ka tu gribi. Man bija vajadzīgs pusgadu es dzīvoju bailēs. Un ziniet, kamēr es dzīvoju bailēs, jo vairāk laiks gāja, jo mazāk es dzirdēju Dievu. Es biju pieredzis katru dienu, visu laiku šņorēju klubs, es dzirdu Dievu, man nāk atklāsmes. Un tagad es lūdzos, un man Dievs saka, ej prom no tā. Atstāj to, ko tu tā. Es saku, Dievs pasaka man kaut ko. Atstāj, jā. Es jau zinu, pasaka kaut ko vēl. Nē. Zini ko, tev ir jāklausa, ko Dievs tev saka. Pusgads. Pienāca mirklis, kurā es vairs viņu nedzirdēju faktiski. Lai dabūtu dievkalpojumus, es lūdzos, es meklēju, tas bija ārkārts, murgs. Ja? Un tad man vienkārši jau brālis Rikards man pateica, viņš teica, viņš pat nezināja to visu, kas tur notiek, bet vienkārši es bišķiņ padalījos ar viņš teica, bet ja Dievs tev saka, tev jādara. It kā es nezināju. Ja? Un tad bija tāds moments, es teicu, labi, viss. Tieši pēc tās reizes teicu, viss man vienalga, es iešu prom. Un ziniet, ko interesanti ir tas, ka es pat tirgojos ar Dievu pa vidu. Es Dievam teicu, labi, tu gribi, lai es eju projām? Labi, sakārto visu ar ziedojumiem. Jo es toreiz ziedojumus vispār nevācu. Es teicu, sakārto ar ziedojumiem. Lai ir ziedojumi, tad es iešu prom. Man uzreiz Dievs prasa, viņš saka, ko tu māci cilvēkiem? Tu viņiem saki, notici, tad ieraudzīs. Pats gribi ieraudzīt un tad ticēs. Zini kā, Dievu nevar tā spēles spēlēt. Un pienāca mirklis, kur es teicu, viss, man ir vienalga, es eju prom. Lai tur vai kas, es vairs nedarīšu neko, es nedarīšu tās lietas, man ir vienalga. Pirmajā mēnesī, ja pirms tam man kāds kaut nedaudz ziedoja, tad pirmajā mēnesī man neviens neiedeva ziedojumu, kad es aizgāju. Zini kā, Dievs jau tev pārbauda, vai reizēm arī vēlns izdara visu, lai tev pārbaudītu. Ziniet, kā Daniels lūdza, ja? Un 21 dienu viņš nesaņēma atbildi, un tad parādījās eņģelis, un viņš teica, jau pirmajā dienā, kad tu lūdzi, es nācu pie tevis, taču Persijas valsts princis, iet runa par ļaunu garu, stāvēja man pretī. Saprot, ko es runāju? Un man nācās iziet cauri šīm bailēm. Un tad bērns man teica, viņš teica, nu labi, tu tagad esi viens pats. Es toreiz vēl savu sievu pat nepazinu. Viņš saka, tagad tu esi viens pats. Bet tu gribi ģimeni varbūt. Ko tu darīsi, kad tev būs ģimeni? Ko tu iesāksi? Nu labi, tu pats var ēst, var neēst. Ko tu darīsi, kad tev būs bērni varbūt? Ja? Un zini ko? Loģiski, vai ne? Bet ticībā ir loģika man kāda saka. Un zini, es tev gribu šodien pateikt, ir pagājis jau cik ilgs laiks, es nezinu. Pusotrs gads varbūt, es nezinu, 2 gadi varbūt ir pagājuši. Es tev joprojām esmu. Ziniet, man ir ko ēst, man ir ko uzvilkt, mašīna man ir daudzreiz labāk nekā man bija toreiz. Viss, es esmu apprecējies. Ir ko ēst. Slavu Dievam! Slavu Dievam! Saprot? Tāpēc, ka Dievs ir uzticams. Un zini ko, es nekad nemainīju to, kas man ir šodien, pret to, kas man bija. Nekad. Nekad. Halleluja. Bet ir situācijas, kurām ir jāiziet cauri. Ir situācijas, kurās tev ir jāparāda. Es ticēšu. Es ticēšu. Es ticēšu. Man bija vēl viena situācija. Eva, lielākā daļa no jums pazīst māsu Eva. Viņa bija izmežģījusi potīti. Es aizbraucu ciemos pie viņiem. Un viņa gulēja gultā. Viņa saka, es nevaru kāju pie zemes pielikt. Nevaru kāju pie zemes pielikt. Stiprs, ļoti stiprs sāk. Es pateicu, labi, kāda problēma? Bībelē ir rakstīts, nevis, lai uzliksiet rokas, viņa tiks dziedināts. Es paņēmu rokās to potīti, viņa piepampus. Es teicu, Jēzus vārdā es tev pavēlu, tūlīt pat pampums noeja nost, pilnīgi dziedināšana, kauls, viss atjaunojas, saites atjaunojas Jēzus vārdā tagad.
Es viņai neļāvu atakties, un paņēmu protams, saka, celies augšā un uzrāvu augšā. Ziniet ko? Jūs domājat, ka man nebija bail? Kas notiks, ja viņi tagad uzraušu kājās, un viņai sāp, un viņi te kritīs zemē, un būs vēl sliktāk kā bija? Bībelē tā rakstīts. Viņi pielēc kājās. Viņi apstājās, acis šitādas te, un tad viņi sāk lēkāt. Un tad viņi sāk lēkāt, jo viņi bija pilnībā dziedināti. Halleluja! Un ziniet, un man ir tādi stāsti, es varētu, ja es šodien sāku stāstīt jūs visus, mēs šodien neietu uz māju. Bet zini ko? Es gribu pateikt pašu svarīgāko šajos stāstos. Viņos nav sakara ar mani. Viņos ir sakars ar manu Dievu. Šajos stāstos nozīme ir Dievam. Un nozīme ir tam, ka ir kāds, lai kas tas būtu, tam nav nozīmes. Dievs neuzlūko cilvēku no vāja. Ka ir kāds, kurš pasaka, es darīšu bez kompromisiem to, ko saka tavs. Halleluja. Un tāpēc es tev gribu uzdot šodien jautājumu. Vai tu izvēlēsies ticēt? Vai tu izvēlēsies ticēt? Tas ir jautājums, ko es tev uzdodu. Un zini, ko es izvēlos ticēt? Piecelsimies kājās, mīļie draugi. Piecelsimies kājās. Halleluja! Tēvs, es slavēju Tev par Tavu patiesību. Es slavēju Tev par Tavu vārdu. Es slavēju Tev par Tavu mīlestību. Es slavēju par Taviem cilvēkiem, kungs. Tēvs, es Jēzus varenajā vārdā, es lūdzu par svētību, lai tā līst bagātīgi par Taviem cilvēkiem, kungs. Es lūdzu, lai visas bailes iet projām. Es lūdzu, lai visas šaubas tūlīt pašās sapnēs iznīkst. Jēzus varenajā vārdā es lūdzu, lai Tavu absolūtā, patiesā mīlestības pārpildītā griba piepildās mūsu dzīvēs. Kungs, es lūdzu, lai mūsu sirdis ir pietiekami atvērtas, lai mēs varētu tiešām paņemt to, ko Tu esi paredzējis priekš mums un būt par svētību priekš citiem. Kungs, es lūdzu, lai mēs esam tie cilvēki, caur kuriem plūst Tava mīlestība. Es, kungs, lūdzu, lai mūsu dzīvē nav vietas iedomībai, lai mūsu dzīvē nav vietas pieredzēji kaut kādai, lai mūsu dzīvē nav vietas meliem, lai mūsu dzīvē nav vietas šaubām, lai mūsu dzīvē ir vieta tikai Tev, kungs. Mēs atdodam un nododam visu Tev, kungs. Un, kungs, es lūdzu, lai tā ir dzīva ticība, kas ir cilvēkos. Es negribu redzēt reliģiozas lietas. Es negribu redzēt kaut kādas tradīcijas, kurās mēs nākam uz draudzes, sēžam dievkalpojumus. Es gribu redzēt, ka tā ir praktiska realitāte Taviem cilvēkiem. Tēvs, Jēzus varenajā vārdā. Es gribu, lai tas, ko mēs redzam apustuļu darbos, lai tas notiek šodien. Es to gribu redzēt ne tikai mācītājos, bet katrā cilvēkā, kas ir draudzē. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Tēvs, lai Tavu godīgi līst pār šo vietu. Kungs, lai katrs, kas ir izslāpis, nāk un dzer, jo Tavs vārds ir teicis, katrs, kas ir izslāpis, es viņam došu pavēlti. Es viņam došu pavēlti, lai viņš nāk pie manis. Kas tuvosies Dievam, tam tuvosies Dievs. Gods un slāva Tev, kungs. Un tāpēc, Tēvs, lai Tavs vārds bagātīgi mājo mūsu sirdīs. Lai Tava vārda neiznīcīgā sēkla, kas ir iesēta šodien mūsu sirdīs, lai tā aug, un lai tā nes augus, un lai šie augļi pagodina Tevi, un lai no šiem augļiem pārtop gan bārenis, gan atraita, gan neticīgais, gan katrs, kas ir mums līdzās, pat kurš nav sējis. Jēzus Kristus varenajā vārdā, Tēvs, Tu esi godīgs Tēvs, Tu esi mīlestības Tēvs, Tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un mēs pakļaujamies Tavam vārdam. Halleluja, nevis viltus pazemībā, bet patiesā pakļāvībā Tev un Tavam vārdam. Viss gods un visas slava ir Tev. Mans mīļais svētais gars, šīs nedēļas garumā, kad mēs iesim un vispār visu šo laiku, ko mēs darbosimies, Tēvs, vadi mūs. Vadi mūs savā spēkā, vadi mūs savā spēkā. Kad mēs iziesim par šī dievkalpojuma durvīm, kad mēs iziesim par šīs draudzes durvīm ārā, Tēvs, nāks pārbaudījumi, būs apstākļi, bet Tēvs, Tu nekad nemainies. Tu vienmēr esi ar mums, un Tavs vārds ir dzīves mūsos, vai mēs esam draudzē, vai mēs esam mašīnā pie stūras, tam nav nozīmes. Tāpēc Jēzus varenajā vārdā māci mums atpazīt Tevi, māci mums atpazīt Tavu balsi, un māci mums patiesi paklausīt Tev un Tavai balsī. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Halleluja! Un Dieva tauta teica amen! Gods un slāva Tev, kungs! Halleluja! 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 Un ja kādam vajag dziedināšanu un aizlūkšanu, tad nāc droši priekšā. Gods un slāva!